Labdien! Tiekamies šodien jau 4. webinārā ar Rudīti Nīcgali sarunā par inovatīvu konceptu CV izstrādē un profesionālo jomu atklāšanai. Šodien paredzēta mums šodienas tāda pēdējā saruna tieši par darba meklējumiem, pievēršoties vairāk darba pārunām, dažādiem knifiem un padomiem. Tādēļ dodu vārdu tev, Rudīte. Būsim kopā kā parasti 2 stundas un labprāt dzirdēsim visu, ko tu mums vari pastāstīt. Lielas paldies! Jā, sveicināti! Vai mani var dzirdēt? Jā, ļoti labi, ļoti labi. Nu jā, šodien mūsu 4. posms, tad, kad ir CV sakārtots, nu, vismaz ceļā uz to, tad, kad ir domas jau par sevi daudz maz tās atbalstošās, ka es esmu vērtīga persona, ka ir kaut kas man, ko es varu dot. Un tad, kad jūs būsiet sevi sakārtojuši uz papīra, tad, kad jūs sevi pieredzēsiet, kā jums kārtojās domas uz papīra, liekot savu pieredzi, tad jūsu CV uztaps par tādu, ka jums pašiem būs iekšējais lepnums par to, tas, ko mēs iepriekš runājām. Un, lai CV izstrādātu, ir vairākas kārtas patiesībā. CV izstrādē ir... Tad CV izstrādē ir pirmais ir tāds tā kā melnraksts, tad jūs izstrādājat savu dizainu, tad jūs liekat kopā melnrakstu kā tīrakstu ar dizainu, un tajā procesā jūs skatāties, kādu informāciju par sevi sniegt, kā labāk izkārtot, un tajā procesā jūs sākat dialogu ar sevi. Un šis dialogs turpinās darba intervijā. Ja? Un par to mums šodien arī ir tas stāsts, kādu dialogu jūs ar sevi vedat, tad, kad jūs sastādat CV, tādu dialogu jūs tādā zemapziņā turpināsiet vest arī darba pārunās. Tāpēc darba pārunas ir ļoti nopietns tāds, es gribētu teikt, arī tāds process, kuram ir vajadzīgs sagatavoties. Un tad es tagad ievadīšu jūs, atkal slēdzot prezentāciju, un ievadīšu jūs tādā tā kā pārdomu virpulī, ja, ko tad jums vēl sevī sakārtot, ja, ko tad jums vēl sevī iepazīt un ko tad jums vēl sevī saprast. Tāpēc man jau ļoti gribētu zināt, kādi jums jautājumi līdz šim ir, ja, kas ir bijuši, bet darīsim tā, ka es izstāstīšu tagad par darba interviju, to galveno domu, jo es varu runāt vēl vairāk, vēl plašāk, vēl niansētāk, bet tādus galvenos akcentus, ja. Un tad jautājumu laiks, jo es runāšu apmēram stundu 20 minūtes, varbūt līdz pusstundai, nu tā kā pusotrai stundai. Bet jautājums šoreiz tiešām tie, kas jūs esat klātīm un tie, kas jūs esat aktīvi un droši uzdodat jautājumus, ir jūsu priekšrocība saņemt atbildi tādu jau vairāk precīzāk jums. Un ja tur vēl kaut kāda nianse ir, tad to jūs varat uzmeklēt droši man individuāli, jo ir ļoti daudz nianses detaļas, kam tiešām pievērst uzmanību. Tā. Likšu prezentāciju. Skatīsimies, kā viņa pievienosies tūlīt. Man priekšā ir atsevišķs ekrāns ar prezentāciju. Skatos, kad viņa pavērsies vaļā. Es tā saprotu, ka ir. Ja? Lūk, tā kā esam iedvesmot rīcībai caur darba intervijas prizmu. Nu, lūk. Tā, tad šodien būs tā intervijas stils un maniere. Te ir daudz un dažādi aspekti. Es pieskaršos dažiem no tiem. Ja? Es saprotu, ka jūs sagatavojat jau tikko, kā es kaut ko stāstu, vai jūs nesaņemat atbildes jautājumus, tāpēc, ka es te varēšu iedziļināties. Un es ļoti negribu iet teorijā, es gribu praktiskajā iet. Ja? Tad ir atšķirīga online vide vai klātienes saruna, atšķirīga maniera vai pieeja. Un mēs izskatīsim vienmēr to jautājumu topu un vizuālo tēlu. Ja? Tātad tas viss iet kopā. Tātad tas, ko es saku, ka darba intervijā var sevi vadīt. Ja? Tātad var sevi vadīt, būt iekšējā tādā pārliecinātības sajūtā. Un var arī vadīt darba intervijas procesu. Arī to var vadīt. Ja?
Es atstāšu atvērtu jautājumu šobrīd, kā, ja? Jūs sapratīsiet sarunas laikā, ja? Tāpēc te ir ļoti, ļoti svarīgi, kā tad sevi vadīt. Un tad, kad jūs esat izgājuši cauri CV sastādīšanas procesam, jūs sevi esat tik daudz ko pieredzējuši, tik daudz dažādi jautājumi ir tā kā izgājuši cauri jūsu prātam, ja, izšaustījuši jūsu sirdī, ja, tām sajūtām, ja. Emocionālais spektrs ir augšā un lejā. Nu, tā parasti man cilvēks stāsta, ja, no neticības momentam par sevi līdz tiešām iekšējai ticībai. Ok, es esmu tik foršs, es esmu tik profesionāls, tā kā te ir uzrakstīts. Jā, tāpēc tas dokuments ir tik svarīgs, lai jūs sevi vadītu. Pēc tam darba pārunās, lai jūs iekšēji justos droši un pārliecināti. Ja? Par to ir tas stāsts. Par to arī tāds ir tas attīstības cikls, kā izstrādāt izcilu CV, lai pēc tam izcili justos un pārliecinoši par sevi runāt. Ir sevišķi, ja jūs video CV izstrādājat. Ja? Tur jau jūs uztrenējat iemaņas, kurā jūs attīstat to spēju izteikties īsi, skaidri un kodolīgi. Ja video CV sākotnēji ir tas teksts, kam jūs gatavojaties līdz 3 minūtēm, kas ir diezgan garš, ja viņi uzraksta to skriptiņu, no kuru jūs mācāties, ja, tad es esmu palīdzējis cilvēkiem saīsināt to līdz tiešām 30 sekundēm. Tie ir 3 teikumi. Īsi, ļoti pārliecinoši 3 teikumi. Ja. Un es paskaidrošu, kāpēc arī ir vērts tos 3, minimums, teiksim, vai minimums, maksimums 4 teikumus par sevi izkopt. Jā, to es tūlīt arī atbildēšu šo jautājumu. Lūk, un tad, kad jūs esat to tekstu sagatavojuši jau CV, ietilpināt sevi uz vienas lapas koncentrēta, tad vadīt sevi sarunā, tas nav vairs tā kā ģenerāla mēģinājums. Tad jau tas ir tā, ka jūs aiziet uz šīm pārunām, tas jau ir tā, ka jūs jau atkārtojat to, ko jūs par sevi zinat. Tāpēc tādā veidā jūs varat efektīvi vadīt sevi pārunās. Protams, mājas darbi, sagatavoties uz neērtajiem interviju jautājumiem. Jā, tad sagatavoties uz kaut kādiem klasiski paredzamajiem interviju jautājumiem. Arī tā. Un kā vadīt sarunu darbu intervijas laikā? Jā, to jūs arī varat, bet to var tikai tad, kad jūs iekšēji jūtaties droši un pārliecināti par sevīm. Ātrāk to nevar darīt. Tad jūs izšūposieties emocionāli, mentāli arī, ja? Un tad tur nekas nesanāks. Ja? Tad sanāks, ka otra puse pamanīs, jo viņi ir tā kā varas pozīcijā vairāk. Ja, ja jūs ejat vēl jau vairāk no lūdzēju pozīcijas, tad vēl jau tad tas vēl jau vairāk jūs izsitīs. Ja? Tas nozīmē to, ka jūs ejat kā iespēja devējs, ja? Jums ir pārliecība par sevi un jūs varat vadīt interviju. Ja? Tā kā pēc šodienas mūsu, respektīvi maniem ieteikumiem, jūs sapratīsiet, tad kā, ar ko. Ja? Es ticu, ka jūs ļoti daudz ko jau zinat no šī. Es lieku tikai labo praksi kopā šobrīd. Savus novērojumus, labo praksi, ja? Atgriezenisko saiti gan no darba devējiem, gan no kandidātiem, gan no viņu kļūdām, gan arī no tā, ko viņi ir izmantojuši un ļoti labi nostrādājis. Es ticu, ka ar jums arī sava pieredze, ja, tā ka man būtu arī interesants ar komentāriem to uzzināt. Lūk, tātad atminamies šo bildi par 2 papagaļiem. Tātad šis CV stāv darba devējam uz galda. Un jūs esat darba intervijā kā otrs cilvēks, ja? Tā kā otrs papagailis. Ja? Tātad tagad 2 bildes satiekās realitātē. Jūsu CV jums ir jāatspoguļo tagad darba pārunās, darba intervijā sevi šādi, tā kā jūs tur esat savā CV atspoguļojuši sev iepriekš. Ja? Tagad tam ir nozīme. Ja? Tātad CV ir izskatīts, jūs esat uzaicināts uz pārunām, un tagad jūs spoguļojat sevi darba devējiem. Ja? Tātad darba pārunas ir dažādi veidi, kā darba pārunas var notikt. Ja? Šeit ir tikai daži. Biznesa darījuma saruna tas būtu ideālais. Nopratināšana. Varbūt jūs ierakstat čatiņā, kā jūs esat jutušies vai jūtaties, ejot uz darba pārunām. Kas tas ir? Kas ir tā par sajūtu, ko jūs pieredzat? Vai kāds pēcefekts iznākot no intervijas? Kas tas ir bijis? Jo citi saka, ka tā bija
tiešām tā kā nopratināšana. Cits saka, draudzīgi papļāpājām, jā, draudzīga saruna, it kā draudzīga. Es gribētu pievērst uzmanību, jā. Kāda jums ir bijusi pieredze tā pēcsajūta iznākot no intervijas? Ierakstiet čatiņā. Jā, te jau es redzu arī čatā, izstāstiet par klasiskajiem jautājumiem mūsdienās. Jā. Tā ir kā taustīšanās. Evita, taustīšanās no kuras puses, no jums kā kandidāta vai no darba devēja puses taustīšanās? Darba devējs ir taustījies apusēji, ok. Jā, kā taustīšanās. Vēl kāds aktīvi klausās šobrīd? Ir kādas sajūtas, tāda pēcsajūta, jā? Jo bieži vien ir tā, ka cilvēki pieredz to, kad no intervijas iznāk ārā ļoti noguruši, jā, ka tā ir bijusi psiholoģiski grūta, jā, viņi pilnīgi tā kā, ar augstiem sviedriem, jā, vai nosvīduši, vai mentāli noguruši. Jā, arī tā mēdz būt, ja tā kā pēc centrifugas tā kā izgriezti. Jā, arī tā mēdz būt. Citreiz ir tā, ka jūs paši neesat bijuši pārliecinoši. Tad ir tā, ka es esmu novērojis, ka cilvēki tad ir gribējuši, rādījuši pēdiņās izpatikt, jā. Un tas ir bijis veids, kā viņi izpatīkot otram, nu, tev vai šitā vēl atbildēšu, tev vai šitā vēl. Un tad tā iekšējā sajūta ir visu laiku, es palieku mazāk enerģija izsīks, un vienā beigās vienkārši, lieciet man mieru, jā. Un šis neies cauri, jā. Jā, tā. Jā, nogurums, jo visu laiku saspriedzinājums. Jā, tā arī ir, jā. Tad ir kā draudzīga saruna, bet liela vērtējuma. Jā, intervija ir vērtēšana, jā. Intervija ir vērtēšana pēc būtības. Nopratināšana, kad virzīju kā sarunu, jūtu kā apmulst un savādāk novirzās. Jā. Tieši tā arī ir. Savādāk novirzās saruna. Jā, interviju var vadīt. It sevišķi, ja jūs piesakaties uz tādiem amatiem, kas ir ar vadīšanas piešprici, jā, tā teikt, vai nu procesu vadība, projektu vadība, vai cilvēku vadība, jā. Tur, kur ir vai klienta attiecība vadība, tie ir pārdošanas cilvēki. Klienta attiecība vadība ir pārdevēja patiesībā, jā. Tātad arī tur ir jāvada kas? Pārdošanas process. Katrs pārdevējs, katrs amats, kas iekļauj pārdošanas klientu konsultēšanas procesu, tur arī ir vadīt klientu uz lēmumu vai vadīt klientu uz risinājumu. Un uz šiem amatiem, nerunājot jau par vadības pozīcijām, jā, vai kur bišķiņi ir tiešām ar tādu uzņēmējdarbības domāšanu, tur es ikvienam iesaku, ikvienam kandidātam uzņemt iniciatīvas kursu intervijā. Es jums pastāstīšu vēlāk, kā to, jā. Tur ir jāvada saruna obligāti. Tas ir tāds obligāts priekšnoteikums, jā. Ok, tālāk rakstīts čatā no patīkamas sarunas līdz sajūtai, kas tas bija. Jā, un droši vien tas, kas tas bija ar intonāciju attiecīgi, jā. Jā, tā arī ir, jā. Pieredze, tātad nopratināšana. Tas bija sen, kāds tavs labākās 3 īpašības un tā tālāk. Domāju, ka mūsdienās cerams īpašību jautājums vairs nav. Ir, kas uzdod viņu tieši precīzi tādiem vārdiem, ir, kas viņu pārformulē savādāk, gudrāk, bet atbilde tāpat ir, kad es runāju pats par savām labākajām kvalitātēm. Ja? Vai nu par soft skills, vai nu par hard skills. Jebkurā gadījumā, ja? Vai nu par sevi kā par cilvēku novērtēju savas kvalitātes viņam stāstot, gan arī par profesionālajām stiprajām pusēm, tas ir hard skills. Ja jūs CV to neesat sevi izstrādājuši, respektīvi, ja jūs CV neesat to iestrādājuši un nokļūstat intervijā, tad jūs atcerēsieties manus vārdus, sagatavojoties. Ja? Un tad jums, kad ir vieglāk domāt uz vietas intervijā, tad trakajā spriedzē, iekšējā sajūtā, ko lai pasaka, vai tad, kad jūs jau atskaņojat to, ko jūs esat jau izdomājuši par sevi vai sapratuši. Ja? Te ir knifi, te ir būtisks nianses. Ja? Tā vēl bija jautājums, kas tev svarīgāks, ģimene vai karjera? Nu jā, tāds balansa jautājums, ja?
Kā ar tik labu izglītību piesakās tik maz nozīmīgam darbam jautājums? Šis ir ļoti labs tāds komentārs, lai jūs pats atbildētu uz neērtajiem jautājumiem intervijā, nevis intervijā, bet CV pats. Tas nozīmē to, ka jūs jau zinat, ka jūs esat, kā es reizēm saku, overqualified, ja? Tad jūs esat par labu, jeb citiem vārdiem sakot, jūsu pieredze ir bijusi daudz vērienīgāka nekā jūs piesakaties šobrīd. Jums tas ir CV jāatspoguļo. Kurā vietā? Tajā vietā, kur ir motivācijas vēstules esence, tātad CV sadaļā par mani, ja, latviski. Tajā ievada daļā jums ir jāuzraksta, tad, kad jūs esat nopozicionējuši sevi, tātad, tad kad jūs esat uzrakstījuši, cik gadu kādā jomā jums pieredze, jums ir jāizveido tāds kā tiltiņš. Un gan pieredze vai izglītības kontekstā jums arī šī pieredze ir gūta, jums ir jāuzraksta, un es vairs to nevēlos, bet man interesē Šī ir tā, kas ir tā vakance, tā pozīcija, jums viņa jānosauc, un jāpamato, kāpēc. Ja? Tiltiņu ir ļoti svarīgi izveidot. Tas ir viens teikums, kurā jūs apstiprinat savu pieredzi saistībā ar to vakanci, kur piesakat, bet tieši otrādāk jūs pasakat, nē, to pieredzi, paldies, to es esmu apguvusi, man interesē tagad šis, ja? Un tad to degošo acu efektu ielikt, ja? To entuziasmu, jūsu to interesi. Te ir tā nianse ļoti svarīgā. Ja? Nu labi, ja? Tātad darba pārunas var būt jebkas, bet tikpat labi es jūs vedīšu cauri un parādīšu, kā darba pārunas var būt kā darījuma saruna. Un es jums izstāstīšu, kā jūs paši varat ievest darījuma sarunas tādā mūdā, ja? Tā kā darījuma sarunas noskaņās. Jūs paši esat atbildīgi, kā izvērtīsies intervija. Tas skan ļoti interesanti, bet tā arī ir. Jūs varat izvērst kaut kādā zināmā mērā. Ja? Protams, tas, kurš uzsauc šo interviju, ja? Tātad tas, kurš uzaicina uz interviju, viņš jau vada to sarunu, bet jūs varat ievest to savā gultnē un atnākt absolūti pārvērst to par darījumu sarunu. Lai mēs runātu par darījumu sarunu, mēs iziesim cauri jautājumiem, lai te jau daži jautājumi izskanēja, tātad iesim cauri jautājumiem un tad nonāksim pie tā, kā caur jautājumiem vadīt sarunu. Ja? Tātad biznesa darījums ir tas, uz kurien es jūs vedīšu. Ja? Nevis draudzīgu sarunu, caur draudzīgu sarunu, bet jebkurā gadījumā biznesa darījums. Ja? Tātad, kas ir kvalitātes biznesa darījums sarunai? Abi izvēlās, abas puses izvēlās. Jūs izvēlaties vietu, izvēlaties intervijas laikā to sajūtu, ja? Un jūs vērojat, vai jums gribas te būt. Ja? Tātad abi izvērtē, izsver arī jūs. Ja jūs nākat kā iespēju devējs, tad uz ko jūs šīs iespējas, caur kādu aspektu jūs, caur to, ka jums būs darījums. Un intervija ir kā darījums. Ja? Tātad jūs abi varat vadīt sarunu. Kā tas, kurš uzdod jautājumu, tas vada sarunu. Bieži vien ir tā, ka tā nopratināšana rodas no tā, kad jums tik futbolā jautājums, un jūs tik atbildat. Ja, tad visu laiku acitat, un vienā brīdī visus vairs nevaru. Ja? Nē. Jānotur enerģijas līdzsvars, arī jūs drīkstat intervijas laikā uzdot jautājumu. Abi vada sarunu. Tas, kurš uzdod jautājumu, tas vada sarunu. Arī jūs drīkstat to darīt un vajag to darīt. Un vēl jau vairāk tas, ka tas iedod enerģiju arī otra puse drīkst atbildēt. Ja? Un pat vajag atbildēt. Ja? Jo abi izrāda iniciatīvu. Kas tad ir darījums beigās? Darījums bieži vien noslēdzās ar vienošanos, ja, un ar līgumu, vai nu mutisku, vai rakstisku, un darba līgumi, vai pat darījumu līgumi vienmēr ir dokumenti, kur jūs vienojaties, roku paspiešana un parakstīšana. Tas ir darījums. Vai tas ir darba līgums, vai tas ir kurš cits līgums, tam jau nav šobrīd nozīme. Tas ir darījums, un jūs sevi aizet uz interviju kā līdzvērtīgu personu, kur atnākus uz darījumu.
Tagad ļoti uzmanīgi. Ļoti svarīgs moments. Abiem priekšā ir dokumenti. Intervijā ir ļoti svarīgi, ka jūs uz šo te interviju ejat sagatavojušies ne tikai prātā, kā es runāju vienā no pirmajām reizēm, ka jūs sagatavojaties mentāli, bet jūs arī praktiski sagatavojaties. Ko tas nozīmē? Tātad sākšu ar to pusi, kas uzaicina jūs uz pārunām. Tai pusē līdzi ir uz šo te sarunu jūsu CV. Ja ir mapīte ar jautājumiem, vai lapiņa, vai dators varbūt ar jautājumiem, ja? Varbūt ir kaut kāds tests vai kaut kāds vēl. Viņi ir gatavojušies tai sarunai, un viņiem līdz tie dokumenti ir. Ja? Varbūt sludinājums stāv priekšā, ja? Varbūt lapa ar brīviem jautājumiem. Ok, fine. Kas jums stāv priekšā? Padalieties čatiņā, ko jūs ņemat līdzi uz interviju? Vai esat ņēmuši līdzi uz interviju? CV un blociņu. Lieliski. Neko, asu prātu. Neko neesmu. Iedvesmu pārliecību tikai iekšēji. Jā, rekā, neko. Rekā tendence ir uz to, ka neko neņem līdzi. Lai jūs sevi aizvestu uz darījumu sarunu, jums līdz ir jābūt visam, kas ir otrai pusē pretī. Jūs esat līdzvērtīgi, jūs atnācāt uz darījumu sarunu. Tad, kad jūs dodaties uz darījumu, jums ir līdz darījumu dokumenti. Kas šajā gadījumā ir darījumu dokumenti? Jūsu CV, kurā jūs varat ieskatīties. Varbūt jūs varat paņemt līdzi vēl CV kā pielikumu, ja jums ir vēl kaut kāda informācija, kas ir par izglītību, piemēram, kursiem, semināriem daudz vairāk nekā uzrakstīts. Tāpēc tas ir ļoti labs ieteikums, ka jūs varat izrakstīt uz atsevišķas lapas savu vai nu profesionālo darbību sīkāku, smalkāku izrakstītu, ja? Vai nu jūsu kursus, seminārus un apmācības, ko jūs esat mācījušies, ja? Paņemt līdzi kā atsevišķu lapu, ja vajadzīgs, jūs varat viņu iedot viņiem, ja nē, jūs paši paskatāties, ja? Un jums ir līdzi pašiem informācija par sevi, un jūs tur atcerēties, kā tas bija intervijā, ja? Nē, laikam tanī gadā, cik bija. Uzreiz tāds neveikluma moments, tā jūs hops paskatāties un ir. Ja? Tā kā es ieteiktu ņemt līdzi tātad sludinājumu, ņemt līdzi informāciju par kompāniju, ja? Ņemt līdzi baltu lapu, kur jūs pierakstāt jautājumus. Šo mani iemācīja, izstāstīja cilvēks, kas atgriezās no ārzemēm, atpakaļ Latvijā. Viņš kandidēja uz ļoti augstu amatu, un mēs sagatavojāmies intervijai. Un viņš man stāstīja, kā notiek ārzemēs. Kandidāti šādā veidā, es uz augstām pozīcijām, iet visu noklāju. Jā, es esmu gatavs sarunai. Jā. Tas ir darījums, tā ir biznesa vide, darījuma vide. Un tas ir ļoti, kā lai saka, nelīdzsvaroti, nav vienāds līdzsvars, kad kandidāts sēž pliks pretī, ja, tā tad ar savu entuziasmu zināšanām. Es ieteiktu lauzt šo te stereotipu un principu, un ka viņi brīnās. Tādēļ jūs esat mentāli sagatavojušies un pārliecinājušies par sevi. Pārliecināt par sevi, ja. Jūs ņemat līdzi un jūs izmantojat tos dokumentus. Jūs viņus arī, ziniet, kā jūs tā kā tajā brīdī jūs arī ieskatāties viņos un sakat, ziniet, paskatāmies manā CV uz šo jautājumu, vai kurus esmu rakstījis šeit, un es varu papildināt to. Jūs interaktējat ar tiem dokumentiem. Es sevišķi uzdodu intervijā jautājumu, ko jūs zinat par mūsu kompāniju? Nopietni. Paņemat lapu priekšā un atbildat. Es papētīju internetu jūsu lapu, es papētīju tur vēl kaut ko, un zinat, un jūs varat atbildēt, ja interesants fakts ir tāds, ka es tiešām uzzināju par jums tur to, ja, un parādiet savu erudīciju, ja, pārsteidziet viņus, bet to var izdarīt tad, kad jums ir iespēja devēja pozīcija, viennozīmīgi, ja. Tāpēc es teicu, intervijas sākumā, šis te aspekts ļoti, ļoti, ļoti svarīgs, ja.
Un, jā, abiem priekšā ir dokumenti, visi dokumenti, kas vajadzīgi. Un tie cilvēki, kas tiešām sāk izmantot šo pieeju, viņiem ir kur pieturēties, ir drošības sajūta, ja? Jūs esat līdzvērtīgās pozīcijās. Un tur nav ko, vai tā būs labi, un to vērtējumu skalu sevī atmodināt, vai tā var darīt, un ko par mani padomās. Ne, ja jūs neesat gatavi, nedariet tā, bet ja esat gatavi, šī ir tāda, teiksim, jūsu izpausme, to, ka jūs esat nopietni vērā ņemams cilvēks, jā, ka jūs esat sagatavojies. Jā, nevis tas, ka jūs neko neatceraties. Nē. Sevišķi, ja tas ir amats, kur prasa līdzvērtīgu kompetenciju darba pienākumos, ja? Vadīt procesus, reprezentēt, argumentēt, pārstāvēt. Tad tas ir ļoti vērtīgi un vajadzīgi. Ja? Tā. Jā, man arī ir iespējas, ka intervētājiem nepatika, ka līdzi ir materiāli, ko tulko nevis kā pozitīvu aspektu, bet ka pats kandidāts sāks pieksīties darba devējiem. Tikpat labi otrā pusē arī var būt nedroša persona. Ja? Es neteikšu, ka tas varētu būt galvenais iemesls, kāpēc jūs neizvēlētos. Ja? Bet šeit ir vieta, kur paskatīties. Jā, jūs varat paņemt mapīti kā savu aksesuāru. Viņu var stāvēt aizvērta, ja jūs jūtat, ka nebūs. Tikpat labi jūs ļoti labi varat atvērt un ar viņu sākt operēt un darboties. Jā. Bet darījuma sarunas pazīmes ir šīs, jā, kuras es pieminēju. Tātad abi izvēlas, abi vada sarunu, abi izrāda iniciatīvu, abi izvērtē, izsver, abiem priekšā ir dokumenti, par ko vispār ir stāsts, ja, un abi ir līdzvērtīgi. Tās ir tādas galvenās pazīmes par darījumu. Un jūs nākat uz darījumu galā, jums galā ir līgums, jums ir vienošanās galā. Ja? Nu tā. Tātad, kas ir darba pārunas? Darba pārunās pats svarīgākais moments ir jums radīt drošības sajūtu. Kam darba devējam? Viņam ir jāsajūt, ka jūs esat īstais kandidāts, jā? Un viens tāds know-how, tāds triks, kas palīdz, ir iztēloties sevi darba sanāksmes sarunā. Darba intervijā iztēloties, ka jūs jau tur strādājat. Un jūs esat aizgājuši uz sarunu, ka jūs prezentējat projektu ietvaros sevi, kā jūs tur, piemēram, performējāt, kā jūs izpaudāties, ja? Un tādā veidā jūs saņemat atgriezenisko saiti par jūsu darbu, ja? Kad vienkārši uzdod jautājumus, un caur jautājumiem jūs stāstat, kā ir bijis. Tā ir tāda prātā bišķiņa sevis apmānīšana, bet arī tas strādā. Arī tas ir ļoti labs veids, kā var iejusties, ja? Un nākamais solis ir tātad vēl vienreiz tādi akcenti. Tātad iespēja devējs versus lūdzējs. Ja? Katram ir sava mentālā nots, ja? Un rīcības un atbildes uz jautājumiem. Tie ir divi dažādi ceļi. Ja? Vērojiet sevi. Jūs varat... Ir reizes, kad arī es, piemēram, esmu aizgājis pa lūdzēju ceļu, bet tāpat laikā es zinu, kad es eju uz iespēju devēju ceļu. Pavērojiet, kuros momentos, kurā jūs ieejat, jā, vai ar kuru prizmu jūs sevi pasniedzat. Tas ir ok būt arī lūdzējā kādreiz, vienkārši lai ieraudzītu un saprastu, paga, ko es daru, jā, tad, ko es radu sev, tā paga, jā, lai sevi apzinātos vai arī lai pārslēgtos, jā, vai arī paliktu tur, kur jūs esat un saprast, nu tad kāds būs rezultāts, jā, vai tiešām viņš aiznesīs pozitīvi jums iznākumu. Tātad, jā, tālāk nākamais ir tātad tā sagatavošanas pasīvai, aktīvai vai proaktīvai rīcībai, un arī darba saruna, darba intervijas saruna jums var būt kā pasīvā veidā, tā ir tā nopratināšana, tā var būt aktīva, ja, un proaktīva, ka jūs esat līdzvērtīgā pozīcijā. Ja. Aktīva arī jau iet uz līdzvērtīgo pozīciju.
Tātad vadīt sevi, tā ir produktīva iekšējā saruna ar sevi, kad jūs esat sevi nopozicionējuši un jūs zinat, kas jūs pats katrs esat, ja, un ko jūs gribat un kādas iespējas pavērās sadarbībā ar jums. Tātad, par ko esmu kļuvis un kur dodos, viennozīmīgi, tas ir tas jūsu redzējums. Kādu pieredzi jomu jūs nesat līdz zināšanu koferītī. Viens ir tas jūsu mazais rokas summiņas koferīts, kas ir CV uz galda darījuma sarunā. Otrs ir tas, ka jums tā bagāža līdzi ir, kas ir kaut kur citur, jā, kur arī var tikt atvērta tajā brīdī, kad tas ir vajadzīgs. Tad, kad tas ir noderīgi, bet visu laiku jūs viņu nenesājat līdzi. Ar domu visu laiku jūs neplātaties ar to informāciju. Jūs runājat tikai par to, kas ir aktuāls, jā. Un atkal, jā, tas pēdējais punkts ir, ko tad jūs sevī akcentējat, zināšanas vai personību? Jā, ir abi, iet roku rokā, bet uz ko jūs liekat akcentu? Un citreiz ir vērts paklausīties vispār, ko tas jautājums, respektīvi jūs saņemt jautājumu adresē jums, ko tas jautājums ietver kādu atbildi, vai atbildēt par personības faktoriem vai par zināšanām. Arī tā var būt, ka jautājums var ietvert abus, bet jums ir jāsaprot, kurš šobrīd ir svarīgākais. Jā? Nu tā, un es esmu sagatavojis to jautājumu tādu top 10. Tie ir tādi klasiskie jautājumi, nērtie jautājumi, bet viņi ir obligāti kā mājas darbs jums par sevi sagatavot. Es bez šiem neieteiktu nekur kustēties, jā. Plus vēl parunāsimies vēl kādi jautājumi pieredzēti un uz kuriem jūs nezināt, kā atbildēt, jā. Bez šiem vēl, kuriem es iešu cauri. Nu tā, jā. Tā tad jautājums numur 1, kā icebreakers, ir vienmēr pastāsti par sevi. Un šis ir jautājums, kas var izraisīt iekšēju, ko man par sevi stāstīt, vai arī tādu, ok, es esmu gatavs, vai arī, nu labi, es esmu gatavs runāt par to. Šis jautājums būs vienmēr, un viņš izskan reizēm arī pat ne tikai darba intervijās, bet draudzīgā sarunā. Pastāsti, kā tev iet, vai pastāsti par sevi, ko tu tur vai tur darīji, vai par saviem sasniegumiem, respektīvi pastāsti par sevi. Šis jautājums ir ļoti gudri atbildams un formulējams. Un tagad atcerieties jūs un vienmēr nofokusēties. Ja jūs esat atnākuši uz darba interviju, un jums uzdod cilvēks šo jautājumu, vai cilvēku uzdod šo jautājumu, atcerieties kontekstu, kādā jūs esat satikušies. Jūs esat satikušies sludinājuma kontekstā. Ja? Vai arī tā piedāvājuma kontekstā, ja nav precīzi sludinājums, bet iespēja, ja, kas ir, kur var pavērties dažādi amati, ja? Tajā kontekstā jūs esat satikušies, un tā ir jūsu laukums, kurā jūs spēlējat šo interviju spēli, un tikai laukuma ietveros no tā aspekta atbildēt uz visiem jautājumiem, arī uz šo. Pastāst par sevi nenozīmē pastāst par savu bērnību, vai pastāst par savu ģimeni, vai pastāst par vēl kaut ko skolas gadiem. Tas nozīmē tikai un vienīgi pastāst par sevi kontekstā ar šo darbu sludinājumu. Ja? Tikai un vienīgi. Un jūsu atbilde ir tie 4 teikumi, ko es ieteicu intervijas, pat ne intervijas, bet CV tajā tekstā, pašā sākumā par mani. Noformulēt viņus uzrakstītā veidā, kas būs CV, ok, bet ja jūs viņus noformulējat atbildes veidā, tas arī var būt jūsu video CV konteksts. Ja? Tātad tā ideja tāda, pastāst par sevi, tas ir tas, ka jūs pastāstat, cik gadu pieredze jums ir, kāpēc jūs atnācāt uz šīm te pārunām, vai kāpēc sevi pieteicāt? Tāpēc, ka jums patīk viņu produkts vai uzņēmums, un tas ir tas kompliments, ko es minēju. Ja, ja ir tas tiltiņš savienotāja moments, tad tas tiltiņš jau šeit ir izskanējis arī. Ja. 3 savas kvalitātes, kas atbilst caur sludinājumu,
tātad jūsu 3 soft skill, 3 hard skill, un kā jūs saredzat sevi nākotnē, jā? Un perspektīvā es redzu, vai es saredzu sevi, ka es varu būt tur saistīts ar to. Jā, tātad ar kontekstu, ar to darba sludinājumu, ar to jomu, kurā jūs esat pieteikušies. Nekas cits pastāsta par sevi. Jā? Tātad jums ir jābūt tēmā un fokusētam, kādēļ jūs esat satikušies, un tādā veidā arī atbildēt šo un patiesībā visus intervijas jautājumus. Jā? Tā ir tāda, kā lai saka, labā prakse, lai jūs sevi neiztērētu darba intervijā. Kā man atbildēt, no kura rakursa, lai skatās, kā lai šo atbild konkrēti no darba sludinājuma prasībām vai no atbildības zonas, ja? Un tādā veidā jums arī sāks veidoties darījuma sarunas tas princips, kad jūs uzdodat jautājumus par visu, kas jums nav skaidrs no konteksta, kā jums uzdod jautājumu, jūs varat dot pretēji atbildi, bet par to es vēl pastāstīšu un tā kā pieskaršos. Tātad ne vairāk kā pusminūte, 1 minūte ir maksimums, ko šo jautājumu atbildēt, un tas ir jūsu mājas darbs trenēties. Tas ir bieži vien viens no pirmajiem vai pats pirmais jautājums. Ja? Tāpēc šis ir mājas darbs, tur neko nevar darīt. Jūs zinat, ka tāds jautājums būs, neesat pārsteigti, neesat uzreiz, jā, bet, okay. Un ļoti mierīgi un pārliecinoši vai iedvesmojoši atbildat šo jautājumu. Ja? Nākamais jautājums. Kāpēc pieteicies šai vakancē? Viņš var nebūt chronoloģiski šādā secībā, bet idejiski. Tas jautājums ir izskanēt arī savādāk, bet ideja ir tāda. Ja? Kāpēc pieteicies? Vai kas tev ieinteresē šai vakancē? Vai kāpēc tieši, teiksim, šī vakance? Ja? Pēc būtības, ja? Tas ir tas jautājums, kas jums iet caur komplimentu. Tas nekas, ka jūs jau to teicāt. Izvērsiet to atbildi. Ja? Kā ļoti jums simpatizē viņa produkts vai ļoti patīk kaut kas tur caur to komplimentu, sāķējiet šo jautājumu un atbildiet viņu. Ja? Viņiem patiks to dzirdēt. Ja? Un tas atkal nostiprinās vēl vienreiz viņiem drošības sajūtu. Ok, bet šis cilvēks, viņš sāk mums patikt, jā. Ja? Un ja jūs vēl lietojat to produkciju, ja jums ir saskars bijusi ar to pakalpojumu servisu, kur jūs pieskaties, ka jūs kā lietotājs varat dot atgriezenisko saiti, ja? Un ka jūs gribat būt šajā kompānijā. Bet tā ideja tāda, kad kāpēc pieteicies, ja? Ka viņa ir pamatota, ja? Tāpēc, kad gan es jūtu to atbilstību savu, gan arī man simpatizē jūsu produkts, es iet caur tādu salikumu, un jums nekas jauns nav jādomā vairāk. Ja? Tātad jūs esat tādā iekšējā pārliecinātības sajūtā, lai radītu viņiem drošības sajūtu, jo darba intervijas laikā viņi jūs novērtē, vai jūs būsiet tā īstā persona, lai viņiem ir drošības sajūta, ka jūs tiksiet galā ar tiem pienākumiem, ko amats paredz. Līdz ar to jums arī jādod atbildi atpakaļ par sevi, jā, es esmu drošs par to. Īstenībā jūs nezināt, neviens to nezina. Un neviens nav drošs, kamēr to nav sācis darīt, ja? Bet ar šo iekšējo sajūtu jums jābūt ir, es tikšu galā. Ja? Es tikšu galā, es esmu pieaudzis cilvēks, es tikšu galā. Lūk. Jā, izskanējušais jautājums. 3 pozitīvās īpašības, un arī prasa negatīvās. Tas jautājums ir izskanēt gudri arī caur dažādiem citiem teiksim, jautājumu pavadieniem. Ja? Respektīvi ir tā, ka to jautājumu var uzdot, ko par jums teiktu, piemēram, bijušais vadītājs, kādas 3 īpašības nosauktu, vai arī ko viņš teiktu par jums, tur 3 negatīvās īpašības, kāpēc viņš, ja? Vai jebkurš cits cilvēks, man pat viena dāma dažas dienas atpakaļ teica, ka viņai paprasīja par vīru, ja? Ko vīrs par jums teiktu, vai kaut kā tur tas jautājums bija kāds īpašības nosaukt, ja? Vīrs, ja? Tā ir darījuma saruna, tā ir biznesa vidi, kāpēc vīrs, ja? Bet jā, mēģina to. Kā jūs varat, tātad es atbildēšu kontekstu šeit, kā jūs varat to atbildēt un kā jūs varat to jautājumu, tā kā bišķiņ savā galvā
pārformulēt. Tā ir viena no tehnikām. Jūs varat neatbildēt, ko vīrs patiesībā par jums domā. Nu, pieņemsim, ja tas ir vīrs vai bijušais priekšnieks. Jūs viņam neko nesakat, ko jūs atbildat, bet jūs īstenībā iztēlojaties, ka to saka jums draudzene vai bijusī kolēģe. Ja? Un ko viņa saka par jums, un atskaņojiet tās kvalitātes. Viņiem nav jāzina, no kurienes tas nāk. Ja? Tikpat labi jūs varat pateikt arī, nu, ziniet, par vīrusu mazāk, bet es tur biju tagad projektā tādā, un tur par mani noraksturoja tā un tā un tā. Tas nozīmē to, ka jūs pārfrāzējat to jautājumu. Nu, jūs nevis atbildat tieši to, ko viņa prasa, bet jūs atbildat no cita rakursa, kā cits cilvēks jūs raksturojas. Un šī ir metode, tehnika, ko jūs varat izmantot. To izmanto arī žurnālisti un arī politiķi, kuri atbildot reizēm. Ja? Viņi var pagriezt to no cita rakursa atbildēt, bet no cita rakursa tas skan arī gana, nu, kā lai saka, ticami un pārliecinoši. Jūs jebkuru jautājumu tā varat iegriezt ar šo piemēru, to pateicu, un šis ir viens no intervijas veidiem, kā jūs varat vadīt interviju. Ja? No sarunas aspektiem jūs vadat sarunu, jūs atbildat to, ko jūs zinat un kā jums ir ērti. Ja? Nu, lūk, līdz ar to ir tā, ka atceramies 3 pozitīvās īpašības un 3 negatīvās īpašības. Atcerieties, intervija nav psihologa kabinets. Neatbildat lūdzu tās kvalitātes, par kurām jums pašam ir neērti. Atbildat tikai to, kur jums ir pašam lepnums par sevi un droši runāt. Arī tās negatīvās šķautnes. Ja? Tātad nerunāt par tām personīgajām, dziļajām tādām šķautnēm. Nē, runājot par tādām, kas darījuma vidē vai biznesa vidē vai jūsu darba vidē parādās, ja? Par tādām šķautnēm. Un tās var būt arī tādas kvalitātes, kuras var skatīties gan no 2 pusēm. Viņa ir no vienas puses viņa ir, nu, tā kā negatīva, bet no otras puses, ja paskatās, viņa ir ļoti pozitīva īpašība. Ja? Tādas, kuras var uz abām pusēm pagriezt. Un šo jautājumu jūs jau varat sevī sagatavot, tad, kad jūs gatavojat CV tekstu, kurā jūs aprakstat savu personību. Tas nozīmē to, ka tad brīdī, kad jūs rakstat par sevi pozitīvās, es neko pozitīvu nevaru uzrakstīt, tikai negatīvās par sevi nāk ārā. Hopā, re, kur viņas ir, piefiksējat sev, ja? Piefiksējat, noformulējat, un viņas noderēs tieši tagad darba intervijā. Ja jūs par tām nebūsiet domājuši, un ja jūs atbildes skanēs, nu, nezinu, jāpadomā, neesmu domājis, vai labs jautājums, un tā jūs arī neko neatbildat. Nederēs, ja? Labāk to, kad sakat, jā, es par šo biju domājis, un ir tā, un šitā, ja? Tāpēc, jā, šis arī ir mājas darbs, kur jums ir jāprot gan sevi paslavēt, jā, es esmu tāds, gan arī tomēr bišķiņā pateikt, ok, man, piemēram, es par sevi varu pateikt, es esmu strauja kā negatīva īpašība, jo daudz cilvēku vienkārši netiek man līdzi, jā, un tad es saprotu to, ka tas ir tā kā negatīvais aspekts, bet tāpat laikā mans temps tā kā iedod kaut kādu dinamiku tur, kur vajag viņu iegriezt, jā, un viņi ir pozitīva īpašība, jā. Skatieties, kā jūs varat no abām pusēm savus šķautnes pašķetināt, un šis ir izdarāms darbiņš, ko var izdarīt, jā. Ja nē, tad, kā jau es teicu, arī CV sastādot, prasat apkārtējiem cilvēkiem un noformulēt priekš sevis, tad jūs intervijā saņemat šo jautājumu vai klasiskā veidā, vai arī caur zemtekstu, ka jūs saprotat, ka ir jāatbild par savām soft skill īpašībām. Ja? Bet šis jautājums ir. Un ja viņš nav intervijā, piemēram, bijis tādā neformālā sarunas formātā, draudzīgā sarunā, tad viņš ar testos būtu. Ja? Ir testi, kuros ir jāizvēlās atbildes, bet ir testi, kur pašam ir jāuzraksta. Un tad gan var būt interesanti. Labi, tālāk. Numur 4. Nu, tā kā no manas puses, ja? Kāpēc aizgāju no iepriekšējās darba vietas? Šis jautājums var skanēt dažādos rakursos, bet ideja. Jā. Tātad es ieteiktu šim jautājumam sagatavoties un atcerēties to, ka
noformulēt visām darba vietām aiziešanas iemeslus, arī no visiem projektiem, kur kur jūs aizgājāt ātrāk nekā projekts beidzās, piemēram, jā. Un tā, lai šis izskan, jūsu atbilde, lai izskan bez emocijām. Jā, tur var būt sāpe, varbūt emocija, jā, bet sniegt informāciju atbildē tikt līdz iekšējiem tam stāvoklim, ka jūs sakat tikai faktus par sevi. Ja? Bija tā, un es nolēmu aiziet. Pat ja tur ir bijuši ļoti spēcīgi emocionāli notikumi vai izdegšana vai kaut kādas tiešām nepatīkamas darbības, rīcības, izrunājieties kādu cilvēku, lai nesanāk tā, ka jums darba intervijā sāk peldēt uz augšu šī sajūta. Sagrupējieties sevī, ka jūs attīstat šo jautājumu par visām darba vietām, var pajautāt tikai par pēdējo, bet var pajautāt, tajā gadā tur, kāpēc tā, esat gatavi, sagatavojieties tam, jā. Un kā to var darīt, lai būtu vieglāk, un tāds viens ieteikums, kas diezgan labi strādā, kad ja jūs iedomājaties, ka šis notikums, ja, ka jūs gājāt prom un nepatīkami bija, ka tas ir kā sīpoliņš, ja? Un savās domās notikumus, tās situācijas atcerieties un katru notikumu tā kā sīpoliņu mizu nomizojat. Ja? Jo virskārta ir tikai redzamā daļa, tā, reizēm tā emocionālā. Jūsu gadījumā es ieteiktu tikt pie tā kodola, ja, par faktu. Un runāt no savas pozīcijas. Es, nevis viņi, bet es. Ja? Un noformulēt vēlams vienu teikumu un vairāk. Ja? Un šī ir tā sagatavošanās, un tas ir tas mājas darbs, lai jūs varētu brīvi, viegli par to runāt. Ja? Vēl viena tehnika par šo jautājumu runājot ir tāda, jūs atbildat savu jautājumu, tātad uz šo jautājumu, un jūs uzdodat pretjautājumu uzreiz. Kas notika ar iepriekšējo cilvēku, ka šī amatvieta atbrīvojās? Hops, jūs pārmetat uzmanību. Ja? Iespējams, jums jau tā informācija ir pateikta pirms tam, kad uzdodat citu jautājumu. Cik bieži šī amatpozīcijā mainās cilvēki? Arī tā var uzdot. Tas nozīmē to, ka jūs pārnesat uzmanību prom no sevis. Ja? Tas bieži vien nostrādā. Ja ir ļoti gudrs HR cilvēks pretī, viņš sapratīs, kas notiek, bet tāpat laikā ļoti labi jūs varat pārnest uzmanību un jums turpinās saruna un aiziet atkal interviju, un jūs sākat vadīt šo interviju. Ja? Tā kā šeit ir tā, ka šis aspekts ir ļoti, ļoti, kā lai saka, es gribu emocionāli pateikt, kāda daļa viņiem, ja godīgi ir, kāpēc jūs aizgājāt. Es esmu šeit un esmu gatavs darīt tālāk, ja? Bet redziet, te tomēr interesējās. Citreiz ir ļoti svarīgi arī par savām rekomendācijām un atsauksmi devējiem padomāt, ja? Kurš no šīs kompānijas būs cilvēks, kas varēs dot rekomendācijas, jo pēc būtības rekomendācijas darba devējiem, ja? Respektīvi, tur, kur jūs ejat uz intervijām, ir jāprasa jums, ja, rekomendācija devēja. Īstenībā notiek klusie telefoni. Ja? Tāpēc te arī ir tā ļoti jāpadomā par šo aspektu, ja jūs varētu, piemēram, arī šajā intervijā teikt, un ziniet, es jums ieteiktu sazināties tur ar Jāni, vai tur es jums varētu iedot kā rekomendācijas devēju, un hops, jūs atkal uzreiz nometat to uzmanību, kāpēc aizgājāt, ja? Lai neuzdod vairāk jautājumus. Tā ideja sekojoša ir, ka jūs zināt, kas tad ir tas, mans pieminētais Jānis, ja? Jūs jau esat tur kaut kādu ceļu izveidojuši, ka tur viss būs droši, ja? Vai arī, un šeit atkal ir, tātad nērtos jautājumus, es ieteiktu jums pacelt
pašiem, ja, gaismā, nevis slēpt. Ja, kā es minēju arī par CV, es neieteiktu neko pietušēt un slēpt. Tā arī par nērtiem jautājumiem. Tātad, ja ir bijis kaut kāds notikums, gadījums, kur tiešām ir kaut kas un jūs esat atlaists, man ir tādi klienti, daži draugi tā ir bijuši, ja, vienkārši tiešām tur kaut kas ir noticis tā, ka neperformē vai kaut kas, tad es varbūt ieteiktu sākt runāt pašam par to, bet ārkārtīgi gudri, ļoti gudri. Un gudri nozīmē to, ka minēt tikai faktus un kāpēc jūs tā rīkojāties. Un jūs varat teikt, es zināju, ka man par to atlaidīs, vai es zināju, ka ilgstoši tas nestrādās. Ja? Un jūs varat paši sākt celt augšā nērto situāciju sarunā, bet ļoti gudri. Ja vajadzīgs jums un kādam ir tāda situācija, es varu jūs atbalstīt šajā, un mēs varam šo te noformulēt, lai jums būs komfortabli. Un man pat ir cilvēki, kur ir ar ierosinātām krimināla lietām, un darba intervijā viņš to izstāsta tik gudri, ka viņi patiešām pieņem darbā. Ja? Tāpēc, ka nevis viņu, un te ir tā doma tāda, nevis viņi sāk izmeklēšanu un meklēt par jums atklāju, šis kandidāts slēp informāciju, nedara, bet ka jūs esat tik godīgs bijis, ka pastāstat, līdz ar to jūs iegūstat vēl vērtību. Jā, te ir daudz dažādas situācijas, un tas nav viennozīmīgi visos gadījumos, bet ticiet man, jūs bez darba nepaliksiet, un ir kāda īstā vieta, kas jūs sadzirdēs. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi jums pašam būt godīgam. Ja? Tāpēc, jā, šeit ir visādas nianses. Ja? Lūk. Tas tik tālu, ko es gribēju pateikt. Tālāk. Tas ir tikai numur 4 jautājums vēl. Es redzu, ka čatiņā kaut kas ir. Es paskatīšos čatiņu, kas tur kādi jūsu komentāri ir bijuši tagad, jā? Tā. Jā, vai ir ok minēt negatīvus faktu par aiziešanas iemeslu vai labāk to nedarīt? Es jau to atbildēju, jā? Ja aiziešanas iemesls ģimenes dēļ, jo bērns mazs un pienākums pret bērnu, kurš uzsāka skolas gaitas un palielinās sievietes ieguldījums tajā dzīves posmā vairs nebija savienojums. Jā, tur droši vien ir kaut kāds laika posms, cik ilgi jūs bijāt, varbūt pat darba pārtraukuma posms ir, jā. Tad arī šo laiku varat gudri pieminēt. Te ir tā, ja jūs esat jaunā māmiņa un bērns ir mazs, te bišķiņi ir jāpaskatās, te ir nianses, tāpēc, kad jaunās māmiņas darba tirgū, diemžēl, tiek ļoti diskriminētas, ļoti sevišķi ir tiešām tikko pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma. Cik man pašai ir 2 bērni, man pašai sirds vienmēr par to ir bijusi tā sāpējusi, lai gan es neesmu izdzīvojusi šādas situācijas un bijis atsaucīgs darba devējs, bet pēc būtības ir tā, ka šeit ir ļoti gudri arī jāpasniedz tā informācija, ja? Bet ne tik tieši kā tagad, piemēram, ģimenes dēļ. Kas ir ģimenes dēļ? Ja? Tur var būt apakšā jebkas arī kopjam vecāki. Ir ļoti gudri jāpasniedz tā informācija, ja? Ka es esmu šo jautājumu nomenedžējis un vairs tas netraucēs. Vai arī man bija viena dāma, kurā mēs tieši to ielikām CV tekstu, ka viņai bērniņam atklāja cukurdiabētu jau 5-6 gadu vecumā pirms skolas, un viņai patiešām nebija iespējams pilns slodzes darbs vairāk. Viņa strādāja banku vidē, kur vienkārši tur bija pilns slodzes darbam krusts pāri. Un mēs uzrakstījām ļoti gudru CV tajā ievadā, ka viņai ļoti augstu vērtē darba vidi un profesionālo vidi, bet tikpat augstu ir ģimenes vērtības un šo balansu viņa vēlās saglabāt un tādēļ meklē tikai nepilnas slodzes darbu. Ja? Mēs neuzrakstījām neko par slimību, neko par nekādas ģimenes dēļ. Mēs atradām šādu formulējumu. Ja? Un tādā veidā viņai tas tiltiņš bija. Kādēļ viņa meklē nepilnas slodzes darbu, bet arī banku vidē, un viņa atrada. Viņa bija pati šokā un 3 nedēļu laikā, kopš mēs sākām sadarbību. Ja? Tā kā, jā. Un te ir par to formulējumu. Ja? Es esmu vienmēr par to, ka būt godīgam, bet gudri.
ļoti gudri. Tas nozīmē nepateikt to īsto taisnību, jo šādā veidā jūs sevi diskreditējat. Lūdzu, nedaram to, ja? Labi, tā. Un vai tāda izvairīšanās no atbildēšanas nedos taisnu informāciju, ka kaut kas bija netīrs? Nu, ja ir netīrs, es ieteiktu gudri runāt par to, jā? Tā kā līdz ar to tad višķi jāpadomā. Manā gadījumā tas bērns jau ir liels izaudzis, tieši tādēļ ir daudz brīva laika un veltīt darbam. Nu jā, tieši tā, viss, tad tas laiks beidzies. Tas toreiz bija tā, viss, tagad es esmu pilnīgi 100% darbam. Ļoti labi, jā. Labi, tālāk ejam pie 5. jautājuma. Kā tu saredzi sev pēc 5 gadiem? Tur var būt jautājums pēc 10 gadiem, tur var jautājums būt pēc gada. Nu, vienmēr sakot, pēc x gadiem. Ja? Man pat ir bijusi situācija, kur kandidāts stāstīja, ka viņai darba intervijā vadītājs pajautā, nu, īpašnieks pajautāja, kā tu saredzi sevi mūža nogalē, kā tu pavadīsi vecumdienas. Nopietni, 30 plus gadi un prasa tādu interviju, nu, intervijā tādu jautājumu, darba sarunu, nu, tad darba pārunas, ja neatbildēt nevar, jā. Un, jā, tā kā sagatavoties uz šiem jautājumiem, es jau pieminēju šo jautājumu saistībā tātad pieteikumu vēstules esencē, kā pēdējo punktu, ja? Tur jau bija šis jautājums, un jums ir jānoformulē viņš ļoti gudri arī intervijā. Tas nozīmē, to jūs varat teikt, kā jau es teicu, sarunas sākumā iepazīstinot ar sevi, par mani, un arī CV-jās uzrakstījusi, parafrāzējiet, atbildot uz jautājumiem, kas ir rakstīti CV, ja? Tātad CV. Ņemat rokā CV, vai aicinat viņus paņemt rokā CV, un lai pievērš uzmanību, es jau par to rakstīju, un es nākotnē sevi saredzu, un ielikt vēl kaut kādus 2, 3 vai 1 teikumu par to domu, ko jūs bijāt uzrakstījuši. Jo tad, kad jūs viņu rakstījāt un formulējāt, jums jau bija vēl citas domas, jā, tā kā vēl ap to, un tagad viņu izvēršat bišķiņ plašāk. Ja? Tātad kļūda ir runāt par statusu vai par amatu kaut kādu konkrētu, jo jūs varat konkurēt ar esošajiem. Ja? Tātad runāt par procesiem, kuros jūs esat iesaistīti, vai jomu, kuru jūs pārstāvat, ja? Vai kaut kādu nu, tā kā funkciju, kādu jūs veicat, ja? Ka jums tas ir interesanti. Un vienalga, vai tas ir arī pēc 10 gadiem. Un pēc būtības, nu, atkal, nu, paies gads, paies vēl kaut kas, jums mainīsies domas, jums pavērsies citi apvāršņi, jūs domāsiet jau no tā līmeņa un mainīsies viss. Nu, un viņi jau neprasa jūsu tālāko dzīves plānu, viņam interesē vispār, vai jūs esat apzināts un domājat par šo jautājumu. Ja? Jo ir cilvēki, kur atbilda intervijā, nu, nav īsti. Es neesmu, tad jau redzēs, kā būs. Ok, pandēmija parādīja to, kad mēs nezinām nākamajā dienā, kas būs, jā. Pandēmijas laikā par šo jautājumu intervijā bieži vien cilvēks sāk smieties, un viņi abi smējās no abām pusēm, un cilvēki ir teikuši, ka es nezinu, beidziet, man viss plāni sabruka, ja? Ok, tagad nav ne pandēmija, paldies, es ceru, ka arī būs miers apkārt, un mēs varam bišķiņu plānot sevi, tā kā liekat iekšā šo atbildi tajā aspektā, kā jūs saredzat ar to uzņēmumu jomu, vai kur jūs piesakat sevi, vai katrā ziņā, lai tas nav pretrunā ar viņu piedāvājumu, lai tas ir saskaņā, ja? Jo jūs taču gribat būt īstā persona, ja tas īstais cilvēks, kur pieņem. Tāpēc ir jābūt viņam saskaņā. Ja? Tā, ja, tā kā šis jau ir bijis iekļauts. Ja? Tātad jūs parafrāzējat, un šī ir viena no metodēm, tehnikām, kā jūs vadat sarunu. Jūs varat parafrāzēt arī uz jebkuru citu jautājumu, uz jebkuru citu tātad viņu ievirzi, vai arī jūs varat parafrāzēt no savas atbildes vienas uz otru, vai arī jūs varat teikt, kā jau es iepriekšējā jautājumā vai tajā atbildē, vai arī tā kā jūs jau komentējāt, es varu papildināt. Un izmantojot šo, ja, šis ir ļoti tāds tā kā labs veids un maniera, kādā jūs varat parādīt savu tādu, nu, ja, viena līmeņa kompetenci.
Intervijā bieži vien uzdod jautājumu uz beigām, vai varbūt tā, ka gribas kādu provokāciju, nu ar ko tu esi īpašs, vai ar ko tu esi atšķirīga, vai kāpēc tieši tev izvēlēties. Nu, tie jautājumi var skanēt dažādi, bet ideja, ja? Kāpēc tieši tevi izvēlēties? Jā, es zinu, kad biju pārdošanā un gāju pārdot servisu pakalpojumu, un bieži vien klienti, nu, tā kā liekas tā saruna, nu, beigusies, nu, tā kā pieņem lēmumu un izvēlies mums, viņš vienmēr tā, kāpēc tieši jūs, jā? Un darba pārunās arī ir viens brīdis, kad ir kaut kāds tāds, tā kā, saruna, tā kā iet uz beigām, tā kā, bet tā kā uz kaut kādu savu piezemēšanās punktu, kāpēc tieši jūs? Un tad ir tāds, es ieteiktu ļoti, ļoti uz šo sagatavoties. Pat ja viņš nav uzdots, jūs varat arī par sevi stāstot, jau iekļaut šādu aspektu, jā. Jā, un kā tad atbildēt, jā? Šis nāk no tā momenta, kad es runāju, ka darbā pieņem labus cilvēkus un kuriem mirdz acis. Nu, te jums ir jāatbild par to, uz ko jums mirdz acis, jā, savu entuziasmu. Jums ir jāparāda arī caur komplimentu, varbūt, jā, caur to, ka jums simpatizēja, ja jūs esat papētījuši. Tā ir tā jūsu attieksme, jā, caur ko jūs parādat to, ka jūs esat labs cilvēks. Ticiet man, viņš jau jautājumu uzdeva arī iepriekšējiem vai vēl nākamajiem. Un jūsu atbildē jābūt ar šo mirdzošo acu efektu piepildītāji, ja? Lai jūs iešarmējat, tā teikt. Ja? Tā kā, katrā ziņā, lai tas nav tāds formalitātes pēc jautājums, un ar domu jūs arī atbildat formāli, te jūs iemirdaties, jūs atveraties, jums te ir nepieciešams drusciņi arī tādu tā kā savu personības izrādīt tādu, ja? Šarmu, jā, ja? Tāpēc lūdzu sagatavoties arī šim jautājumam. Šie visi jautājumi ir jūsu mājas darbi. Ja? Aizdomājieties. Ja? Un es viņus nestāstu tikai tāpēc, ka es gribu parunāties. Vairāk vai mazāk šie ir jautājumi klasika. Protams, nāk vēl daudz specifiskie jautājumi, kas ir saistīti ar amata vai to nozares specifiku, jā, ar kaut kādām specifiskām zināšanām. Tie visi jautājumi, viņi apaug tā intervija ar to, ja? Bet tāpat laikā to jūsu personības faktoru un kā jūs atbildat uz jautājumiem, tā jūsu reakcija, tā būs noteicošā. Ja? Tā būs noteicošā. Ok, tā kā formējiet sevi. Nākamais, un pie šī es gribēšu ļoti pakavēties, tātad pastāsti, un tie ir tie praktiskie jautājumi, pastāsti, kā tu atrisināji kādu nērtu situāciju, gadījumu vai par failiem, ja? Vai jebkā kā viņš formējās. Un šeit es arī ieteiktu sagatavoties uz šāda veida atbildēm, un te ir 4 punkti, tādi izejas punkti, caur kuriem jūs varat formulēt savu atbildi. Un varat sagatavot jau piemērus, tāpēc, ka viņi strādā. Un vienalga, kā tas jautājums uzdots, tās atbildes caur kādu no šiem 4 aspektiem derēs. Un tā doma tāda, jūs nevis visus 4 atbildat uz jautājumu, bet vienu rakursu, vienu no šiem 4. Un tā ideja ir tāda. Tātad, kā jūs iekļuvāt kādā nērtajā situācijā, piemēram, savas nekompetences dēļ? Ko tas nozīmē? Kad jūs nebijāt pietiekoši zinoši, jums nebija pieredze, bet tādējādi jūs kļuvāt gudrāki, zinošāki. Un jūs izgājāt no situācijas tā. Un turpmāk es darīju tā. Ja? Tātad tā var būt tāda jūsu iekšējā mācību stunda, ja? Caur kuru jūs izgājāt, bijāt nezinoši, tagad esat zinoši, jeb nekompetenti, un tagad esat kompetenti kļuvis, ja? Tā jau mums visiem notiek, bet tas, ka jūs to spējat izstāstīt, un jūs zinat to sākumu cēloni, un pēc tam izstāstīt, kā jūs kļuvāt kompetenti, un beigās jūs esat tagad kompetenta persona, tas ir jāpadomā. Uz vietas sēžot, domājot, tie jautājumi, viņi reizēm, jā, jūs atbildat, bet viņi ir tādi virspusēji. Šeit jūs varēsiet iet jau dziļāk.
Ja? Tāpat arī, piemēram, ja esat gatavi runāt par kādu savu personības īpašību šķautni, ja, vai raksturu šķautni, tādā veidā jūs pastāstat vienkārši par to, ka nu, jūs pēc dabas esat tāds cilvēks, un tāpēc radās šī situācija. Ja? Un patiesībā es esmu izvērtējis to, ka darbā es šāds nedrīkstu būt. Ja? Ka tā bija pieredze, mācības stunda, un es izvērtēju. Ja? Tātad raksturs šķautni, tāda, kas jums kaut kāda rakstura īpatnība piemīt. Ja? Tas ir saskanēt arī ar jūsu negatīvajām īpašībām, piemēram. Ja? Tā, lai jūsu intervija atsaucās uz jums pašiem. Ja? Un, ja jūs esat sagatavojušies, tad jūs varēsiet šo savilkt kopā. Ja? Lūk, vai arī, piemēram, tā atbilde jūs varētu formēties, ka jūs esat bijuši nerasturs stāvoklī. Ko tas nozīmē? Piemēram, jūs esat noguris vai pēc slimības atnācis uz darba, vai arī tūlīt saslimsiet, ja? Vai pārslodzi, vai gandrīz izdedzis esat, ja? Vai bijāt izdedzis. Tur arī uzmanīgi, ja? Bet tā ideja tāda, ka, piemēram, jūs neesat savā labākajā formā šobrīd, ja? Nerasturs stāvoklis, ja? Un ka jūs to jautājumu situāciju izšķitrinat un izstāstat. Tagad to, tā bija, jā, un tad es ņemu vērā to, ka, ja es jūtos tā, vai es redzu tā un tā, tad es apstājos tur, nododu citam, bet pats nerisinu, jo es zinu, ka atkal es tur varēšu, piemēram, ielaist kļūdu. Atkarībā no tā amata, atkarībā no kā, ja? Varbūt jums pašiem jau nāk piemēri, jūs varat jau sākt čatiņā ierakstīt, ka jums varbūt kaut kādas situācijas ir, kas ir bijušas. Un redziet, un ja jums caur šitādu rakursu jūs sākat domāt, šī atbilde uz jautājumu, viņa būs dziļa, pārdomāta, un tas, kurš klausās, viņš, ok, šī ir apzināta persona, ja? Un tad, kad man ir testa intervijas un cilvēks ir sagatavojies pēc šāda algoritma un es uzdodu viņam šo jautājumu, mēs reizēm pat izsmejamies. Ja? Tā atbilde nāk tāda, ka viņš saka, cik reizes, 3 reizes tāda situācija bija, bet es tagad esmu gudrāks. Ja? Protams, sirmums, matums vai vēl kaut ko tur pasmējāt. Un es jūtu, ka tā cilvēka enerģija, kad viņš atbild, viņš ir pārliecināts par to, viņam nav kauns vai nērti runāt par to. Un ja jūs dabūjat to iekšējo stāvokli, kas intervijas laikā ir jādabūt drošības sajūta, jums jānodod viņam drošības sajūta, ka jūs tiksiet galā ar viņa, ar viņa šo te darba sludinājumu, tā kā jūs to darījumu, kādēļ jūs esat satikušies to situāciju. Ja? Un ja jūs radat jau pārliecinātības sajūtu ar šādiem nērtiem jautājumiem vai tādu jautājumu, kur runāt par feiliem, ja? Vai par kaut kādu situāciju, kas ir bijusi nepatīkama, jūs radat patīkamu sajūtu, lai viņi gribētu ar jums sadarboties. Tur ir tas knifs. Ja? Jā, es pilnīgi iegāju dažās tajās sajūtās, kur cilvēki man ir stāstījuši, ka viņiem likās, ka šis jautājums ir visgrūtākais pasaulē, bet patiesībā, tā, ka viņam sagatavojās, tad viņš saka, pat atbrīvojošs ir, jā, es ar tagad sajūtu, cik viegli paliek, tad, kad tas saspīlējums viņš tā kā atlaiž, jā. Lūk, un 4. ar ko es laikam nepieminēju, ir tātad kaut kādas apstākļu sakritības, kas ir bijušas. Ja, piemēram, laikus nenodot informāciju vai kaut kur šķērsām aizgājusi informācija vai nepateikts kaut kas, ja, un arī dēļ tā ir notikusi kaut kāda kļūda, tur dubult izdarīts vai vēl kaut kas, varbūt kaut kāda finansiāla zaudējuma vai kaut kas, ja, vai dubultā aizgājis, vienalga. Un jūs stāstat, un kā jūs viņu risinat un atrisinat, un kā tur bijis, un ar domu, ka jūs esat atkal kļūst gudrāka turpmāk, es šajos jautājumos vai šādās situācijās tur ko izdaru, kā pārbaudu, un atkal nostiprināt un radat drošības sajūtu. Ja? Šādā veidā esmu tiešām palīdzējusi cilvēkiem arī tikt dažādos amatos, kur ir ļoti daudz ikdienā nērtas situācijas un visu laiku ir uz tādas balanses robežas, kad visu laiku var nokļūdīties un to cilvēku mentālo stresa noturību
pēta intervijā. Ja? Kā cilvēks, cik bieži ir ticis galā ar situācijām kādām. Tā kā šis jautājums var pavērt pilnīgi tādu rakursu, patiesībā jūsu briedumu, jūsu viedumu, jūsu psiholoģisko stresa noturību. Un šis jau atkal ir jautājums, kas ir priekšrocība pret jauniešiem, ja jūs esat 40 plus vai 50 plus, ja, tajā kategorijā, ka liekas, es jau vairs nevaru, bet jauniešiem nav šī te psiholoģiskā noturība. Viņam bieži vien ir, negribu skaļi teikt, kas viņam ir, viegla prātība vairāk, bet jūs parādīsiet tādā veidā, ka jūs esat tādā stabila vērtība. Un tas jau arī intervijā ir jāpanāk, drošības sajūta, jā. Nu tā kā šis ir tāds, liekas, jautājums, bet viņš ir ļoti dziļš. Jā, sevišķi jūs esat devuši sev iespēju sākt gatavoties. Jā. Un šis arī ir mājasdarbs. Šis arī ir mājasdarbs, kas ir jūsu pārziņā. Aiziet uz interviju un gaidīt, ja citiem vārdiem sakot, cerēt, ka nebūs tāds jautājums. Ok, varbūt tā notiek, viss forši, bet ja ir, kā jūs jutīsieties? Jā, tā. Paskatos čatiņu, vai tas varētu palīdzēt vēl paspilgtināt savas kompetences, piemēram, fleksibilitāti. Tam man laikam vajadzētu kontekstu. Piemēram, situācija, ka nāk ēpasti un nāk ar uzdevumiem un arī telefons zvani un tikai pazaudēts viens ēpasts, tika neizlasīts, bet šajā ēpastā bija svarīgs uzdevums, kas bija jāatbild 2 dienu laikā, lai neuzliktu sodu. Jā, tā var būt, un bieži vien jau palaižam garām tieši šāda tipa ēpastus, būsim godīgi, citreiz jau vissvarīgākos. Man bija arī viena situācija, kur izstāstīja dāma, viņa gan ir darba attiecībās, bet viņu uz sarkanā paklājiņa izsauca, jā, un kur viņi šādā veidā palaida garām ēpastu, kur bija klients apstiprinājis daudzu 100 000 projektu līgumu, un viņa nepamanīja, un klients ļoti neapmierināts zvana īpašniekam, saka, jūs tiešām neesat interesēti, kas ir, ka 4 dienas nevar atbildēt, kurš bija apmēram gaida 2 stundu laikā atbild arī, jā. Nu tā, un tad īpašnieks vienkārši nesaprata, ko un kā darīt, bet viņš uzņēmās atbildību uz sevi un saprata to, un tai meitenei bija ļoti liela arī tāda pieredze, jo viņa nāca pie maniem uz konsultāciju trīcošām rokām, ka viņu atlaidīs. Tā doma sekojoša, ka vadītājs uzņēmās atbildību, jo viņiem bija ļoti saspringta situācijas, un viņš to biroju, to administrātoru, ne biroju administrātoru, bet viņu tur projekta administrātoru, viņš bija ļoti, ļoti noslogojis viņu. Viņš teica, atmet visus ēpastus, atmet visus kaut ko tur vēl atmet, tagad dari tikai šito, un tā ir tava numur 1 prioritāte. Un viņai mācību stunda bija, nē. Mana prioritāte ir tiešie pienākumi plus šitas, jā, un ēpastu sarakstas ir viņas atbildība, un vadītājs uzņēmās to, ka viņš saka, ok, tā bija mana mācību stunda, es tā vairs neteikšu, tu labāk zini, kā menedžēt, bet es tev dodu, tos 2. līmeņa prioritātes darbus, un viņiem abiem bija, tas tā kā gudri cilvēki, bet situācija ir ļoti laba, tāpat kā te uzrakstīts, jā. Tā, te ir papildinājums iepriekšējiem domāju atbildes uz nētiem jautājumiem, vai tās var palīdzēt pamatot savā labā īpašības. Par kompetencēm, jā, piemēram, fleksibilitāte. Jā, protams, jā, viennozīmīgi. Jūs esat tēmā, jūs sapratāt, par ko viennozīmīgi tā ir. Nu tā. Jā, tā kā jūs tik padodat man situācijas, jums pastāstīšu, un tas viss no dzīves nāk, jā, un tā labā prakse, viņa jau atkal veidojās no dzīves, jā, un te ir tā, ka, ja varbūt man ir vairāk pieredze un tā atgriezeniskā saite no klientiem, tāpēc jums ir pastāstīt, bet tikpat labi jūs vienkārši ļoti, ļoti spēcīgi noticat sev, un tad darba intervijā noticēs arī jums, lai ko jūs atbildētu. Jā, negluži tā, bet gudri, ko jūs atbildētu. Tā, ejam tālāk. Ir dažas lietas vēl, ko es gribu runāt. Es vienkārši skatos, cik daudz pulkstens iet. Tā, šitas jautājums ir baigā bomba īstenībā.
bija tāds laiks, kad bija kāda aktīva organizācija vai mācību centrs, kurš apmācīja vadītājus kandidātu novērtēšanā vai esošā kolektīva novērtēšanā. Un šis jautājums bija viens no top jautājumiem. Es pat zinu valsts iestādes arī un kapitāla sabiedrības, kur šis jautājums intervijā tika uzdots gan visiem amatiem pēc kārtas. Un, kāds augs vai dzīvnieks, viens no floras vai no faunas, ar ko tu sevi asociētu? Es ieteiktu bišķiņš to jautājumu sevi pārorganizēt tomēr, jo, te ir nianses. Un esat gudri šobrīd. Atceraties, tas nav psihologa kabinets, kur jūs ejat. Jūs varat savu atbildi drusciņu piestiķēt. Ja jūs jūtat sevi maipuķīti, bet darba saturs ir nedara maipuķītes, vispār enerģija tur sabradās, un jūs pateiksiet maipuķīte, piedošana, jums būs strīpa pāri. Domājiet, lūdzu, gudri līdzi, kurš augs, vai varbūt tur vajadzētu būt kādam kokam, priedēji, piemēram, būtu piemērots tam darba saturam. Un piedodiet, lūdzu, te es iesaku bišķi pamānīties, jā, un sajusties, jā, un nebūt maipuķītē tur, kur maipuķīte nebūs vietā. Vai no dzīvnieku pasaules, piemēram, man bija piemērs, kur dāma bija intervijā, un viņa ļoti atbilstoši bija tam piedāvātajam amatam. Un viņa pateica, ka viņu sev jūt kā zirgu. Un viņa, kad man stāstīja, viņa saka, es ritīgi darbs zirgs esmu. Un es vienkārši saķēru galvu, es saku, nopietni. Es saku, varbūt tu varēji pateikt, ka tu esi vaislas zirgs, jā? Vai ka tu esi augsta tur līmeņa noraksturot kāds zirgs, vai varbūt savvaļas mustangs, tu būtu daudz vairāk derējis nekā zirgs, parastais darba zirgs, jā? Un viņa teica, es sapratu. Ko es daru? Es sačakrēju visu. Es saku, jā. Saku, aizmirst to pozīciju, un tā arī bija. Tur nederēja tāds zirgs, jā. Un tā bija viņai ļoti spēcīga mācība, un mēs arī tajā sarunā izrunājām to, ka bišķiņ padomāt. Ja viņa jūtās kā zirgs, tad lai nopozicionē kāds zirgs, jā. Lai viņa apraksta, lai viņa palasa pa zirgiem, papēta un runā tajā valodā vismaz, jā. Un arī caur savu atbildi izglīto to cilvēkus, kam nodod informāciju, lai šī drošības sajūtu radītu, jā. Ja, tā kā es būšu tāds cilvēks jūsu komandā, kas radīs šo sajūtu, ja, caur to epitetu. Tāpēc ir cilvēki, kuri intervijā izdzird šo jautājumu, sāk smieties, un viņi izsmējās un neatbild, un viņi saka, bet tomēr, un viņš saprot, pats neizgāja cauri, arī tas nedara, ja. Tāpēc, jā, tā šis jautājums apakaļ ejam uz priekšu, tomēr, vēl viens nērtais jautājums, ļoti nērts jautājums. Lai gan darba sludinājumā ir pieminēta alga vai amplitūda, nereti intervijā tas jautājums tiek uzdots. Vienalga, šis jautājums, kas tiek pārunāts. Es ieteiktu nestresot par šo jautājumu un atbildēt viņu tik gudri, kā es uzzīmēju. Trepi. Pasakat 3 skaitļus un apdomājiet, protams, jūsu minimums, jūsu komforts un jūsu ideālais cipars. Ja tas ietilpst kādā koridorā, kur jūs piesakat sevi uz algu, viss forši, bet ja neietilpst koridorā un ideālais iet ārpus, nekas. Ļaujiet. Kur ir tā ideja? Ja pasaka vienu skaitli, vienu ciparu, tad darba devējs pieraksto vienu ciparu, un viņš sāk, tad, kad salīdzina kandidātus, viņš salīdzina tos ciparus, un viņš uzreiz novelk strīpu varbūt tam dārgākajam. Bet arī nevienmēr, bet bieži vien, jā. Un tad, lai nesanāk tā, ka jūs sevi diskvalificējat dēļ šī viena ciparā, tādēļ iedot koridoru vienmēr būs droši. Un arī tad, kad jūs runājat un atbildat šo jautājumu, arī jūs varat izvērst šo jautājumu un teikt, ziniet, mans minimums, un es labprāt sāktu ar šo, vai, es redzu jūsu sludinājumā ir minēts tur tas, jā, bet, man ir minimums, mans komforts ir šis, un arī brīvi runāt par to komfortu. Un ideālais, ja
pēc gadiem, vai ar bonusiem, vai es tiecos uz to, ja? Bet man ļoti simpatizē šis jūsu piedāvājums, tāpēc es gatavu runāt, ja? Un iepazīstināt ar savu spektru. Ja? Es neesmu dzirdējusi vēl nevienu, kad šis te nestrādātu vai nav ka neefektīvs paņēmiens. Ja? Es pat darba devējiem esmu ieteikusi prasīt intervijā, kāds ir tavs diapazons. Tieši otrādā kandidātiem paprasīt šādi, ja? Un tad kandidāti, nē, es gribētu tur 700 vai tur 1300 vai 2000, un viņi nemāk atbildēt nemaz. Esat gudrāki, ja? Tā kā iedodat to diapazonu. Un jums arī atkal sagatavot sevi, ja, ka jūs ejat uz diapazonu un jūs gatavojaties. Ja. Un iespējams jums pavērās pilnīgi saruna caur šo te, kādas jums iespējas ir saņemt tomēr to vai to algu pie kādiem nosacījumiem. Ja ne šī sarunā, tad vēlāk varbūt. Ja? Un te jau pavērās vaļā iespējas. Un šeit ir jūs esat bijis iniciators šim. Ja? Un tad jūs varat uzdot pretjautājumu, vai es daru jūsu budžetā, vai es iekļaujos jūsu budžetā. Jūs varat uzreiz jau prasīt viņu viedokli, kā jums tas izskatās. Ja? Un jūs jau varat sākt uzzināt, jūs atkal vadat sarunu, un jūs nevis atbildat, bet jūs jautājat, lai viņi atbild, un jūs saņemat atbildi, un jums jau kaut kāda atbilde un skaidrība ir. Ja? Nav tā, ka neteiksim. Nezinu. Ja? Nav tā. Tā kā šeit ir tā, ka jūs no savas puses nākat atbildot šo jautājumu, bet tāpat laikā jūs uzdodat pretjautājumu, lai jūs saņemtu precizējošo vēl. Ja? Te ir jautājums čatā. Es jautāju, kāds ir paredzēts budžeta vietai. Tā var jautāt, un ko jūs saņemat atpakaļ, kādu atbildi. Ja? Es jautāju, kas ir paredzēts budžeta vietai, vai tā var jautāt. Paredzēts. Man būtu ieteikums, ka jūs dodat savu, bišķiņu pārrulējat pāri sludinājumā teiktajam, ja? Sludinājums tāpat viņš ir, jūs uz viņu atsaucāties, ja? Tātad viņš daļēji ietilpst, ja? Vai ietilpst precīzi. Man ir piemēri, kur cilvēki dabūjuši ir vairāk nekā sludinājumā ir teikts. Es teikšu godīgi, es negribu ļoti skaļi par to runāt, bet es teikšu godīgi, ka citreiz ir tā, ka līkst pat vairāk nekā ir sludinājumā uzrakstīts. Ja? Varbūt tas nav par valsts iestādēm. Es nezinu, es šito nezinu, te es pateikšu godīgi nezinu, bet ejiet uz trepi un vērojiet, kas notika, jo te sāksies maģiskas lietas. Ja cilvēki dabūjuši uzreiz jau savu ideālo, un uzņēmums pasaka, es esmu gatavs maksāt par tevi. Ja? Es pati klausos, kad man cilvēki dod atgriezenisko saiti, kā viņam ir gājis. Ja? Man vienkārši ir prieks tāds jūt, ka es to līgumu esmu noslēgusi. Notiek tā. Ja? Tāpēc es saku vēlreiz, esiet gudri, un tā ir gudrā pieeja. Bet, lai ar šo pieeju jūs labi justos komfortabli, jums ir jābūt šajā iespēja devēja sajūtā. Es jums dodu iespējas, un jūs man atlīdzinat atalgojumā. Ja? Tā ir jūsu enerģijas apmaiņa. Ja jūs ejat ar to bišķiņu lūdzēju, to apakšējo pieeju, drusciņu, ka to nedrošību, tad arī nedroši pajautāt, ja? Un tā enerģija arī tāda paliks tur. Ja? Tā. No manas puses noslēdzošais jautājums ir tas, ko kompānija bieži vien uzdod, kādi jums ir jautājumi. Un šeit ir tāds, no manas puses tāds stop. Vienmēr uzdodat jautājumus. Vienmēr. Neiet tā, ka man viss skaidrs ir, man nav jautājumu. Vienmēr uzdodat kādu jautājumu, vai kontekstā no tā, kas ir runāts, kas jums ir pacēlies kāds neatbildēts jautājums, jo jūs viņu sarunas laikā jau neesat sapratuši. Vai arī sagatavojiet jautājumus. Un tos jautājumus jūs pierakstīt uz lapiņas, ja, un uzdot. Teiksim, tie jautājumi jums, tā kompānijai, vismaz divus. Divus. Ja, var vairāk.
Un, ja nav nekas prātā, ko uzdot, tad man ir daži ieteikumi, ko jūs varat uzdot jebkurā gadījumā. Un tie ir tā, ka, nu, teiksim tā, jūs varat uzdot jautājumu, ja neesat noskaidrojuši, kas bija ar iepriekšējo cilvēku, jā, ja jums interesē. Vai jūs varat uzdot, kāds būs kā, tas ievada process, nu, vai apmācības process, jā? Kā izskatīsies man pirmā darbdiena vai pirmā darba nedēļa? Vai tikpat labi var pajautāt, kāds ir plāns tuvākajiem 2-3 mēnešiem saistībā ar šo amatu? Jā? Nu, tur jāskatās, kāds tas kontakts ir. Ja? Tātad jūs varat padomāt tādus jautājumus, kur ar ievirzi par to amatu, kā būs tad, kad jūs uzsāksiet strādāt. Jau ienesiet sevi tā, it kā jūs jau tur strādātu. Piemēram, ja jūs jau esat tajā iekšējā sajūtā, ka jūs esat aizgājuši uz šīm te darba pārunām, kā ar sajūtu, ka jūs jau esat darbinieks, kas tur strādā un ka jums tikai projekta pāruna, ja? Tad jums tas ļoti organiski iekļausies tajā visā, ka jūs jau radat to sajūtu, ka, nu, es jau tur strādāju, ja? Nu, tad kāds tas nākamais etaps tagad būs? Jā. Vai var jautāt, ir darbinieku virtuve tējas vai kafijas telpa, kur var pusdienot lietot karstos dzērienus? Es teiktu, ka nevajag to jautāt. Tas uzreiz tāds baigi familiārais, bet tikpat labi jūs varat jautāt, kāda ir jūsu neformālā vide, kāda jums ir pasākumi, vai ja viņi to nav izstāstījuši, jo citreiz arī kompānija prezentē jau un stāsta, vai arī jūs varat īstenībā pajautāt, kurš tas jautājums man pavadinājis, to jūs varat pajautāt, vai ir iespējama ekskursija pa jūsu biroju, vai jūs varat parādīt jūsu telpas, vai parādīt darba vietu. Kur sēž droši, tā var darīt, ja viņi to nav iedomājušies paši. Tā var darīt. Jā, protams. Bet tad jums ir jāiet caur komplimentiem, tā kā jūs ejat tur, ka jums jāiet nevis ar tādu seju, bet caur komplimentiem. Un pat ja jums nepatīk, un pēc tam pateikt paldies sarunas laikā. Vēl ko var darīt arī uzdodot šos jautājumus, ja jums nav izstāstīta tālākā intervijas gaita un tālākie procesi, tad jūs varat arī uzdot jautājumus par to, kā notiks tālākie procesi. Tad sakot to, ka tagad bija pirmās kārtas intervija vai otrās, un kāds jums ir plāns. Jūs varat pajautāt, cik daudz kandidāti ir pieteikušies. Jūs varat pajautāt par sevi atgriezenisko saiti vispār, kā jums izskatās, vai es jums daru. Jā. Jūs varat uzzināt jebkādu jautājumu par to procesu. Tā ir ļoti dzīva, draudzīga saruna, pat ne draudzīga, bet viņu uz darījumu sarunu, kā jums, cik nopietni par to visu domāt ir, jā. Un jūs varat arī pateikt, ka jā, paldies par sarunu, es pats vēl šobrīd domāju, un viņi varbūt pajautās par ko. Jā, tātad atcerieties, tā ir darījuma saruna līdzvērtīgi, jūs abi esat līdzvērtīgi sarunu partneri un abi lemjat. Jā? Un arī jums varbūt tiešām jautājums par to virtuves, to vai varbūt atpūtas stūrīt ir jautājums vietā, jūs izvērtējat, vai tā vidi jums der. Jā? Un viens no mājas darbiem varbūt jau papētīt uzņēmumu, pirms tam aiziet paskatīties, kāda ir viņu vide, vai nu caur Google Maps pabraukāt pa ieliņām, paskatīties, tur var redzēt, jā, nu tā kā virtuāli, vai arī reāli dzīvē, ja ir iespēja aiziet, paskatīties to vidi un kā tur viss izskatās. Es zinu, ka ir vairāki cilvēki, kur ļoti grib strādāt, ir gribējuši strādāt tādā uzņēmumā, bet viņš atrodas tur, kur es nekad neiešu, jo tur rudens tumšajos vakaros ir baisīgi. Nu, papētiet, jā, arī tas ir tāds. Nu, lūk, reku te jau aizgājis nākamais slaids, kamēr es te runāju, kad, jā, tātad tas, kurš uzdod jautājumu, tas vada sarunu. Tā ideja ir tāda, ka jūs visas intervijas laikā jau ar maniem piemēriem parādīja, kā jūs varat vadīt sarunu. Tātad ar pretjautājumiem, ar parafrāzēšanu, ar jautājumu, vai es atbilstu, vai es ietilpstu jūsu, jā, vai nu algas budžetā, vai arī, piemēram, tad, kad es runāju par personības raksturs īpašībām, ja, piemēram, šajā spektrā jūs varat uzjautāt, vai tāds cilvēks ietilpst jūsu kolektīvā vai tajā nodaļā, ja, vai tajā komandā, ja.
Jūs varat pajautāt arī tādu jautājumu, bet nevis beigās, bet tajā brīdī, ja? Jūs sevi noraksturojuši vai es ietilpstu jūsu, ja? Un ļoti ok tā ir, ja? Tātad šie te visi jautājumi, tādā veidā jūs tātad turat lauku, turat pulsu un jūs esat līdzvērtīgi un šādā veidā jūs nekādā veidā nenokļūsiet nopratināšanā, nevienā brīdī. Ja? Jūs paši vadat sarunu, jūs paši varat noteikt, kā jūs tajā jūtaties. Jā. Var izkustināt jebkuru cilvēku, jebkādā veidā. Var tieši ar šiem te pretjautājumiem, ar precizējošiem jautājumiem. Jūs pat varat intervijas laikā uzdoto jautājumu precizēt. Piemēram, saņemt jautājumu, un jūs varat, vai es pareizi saprotu, ka šis jautājums ir par to. Viņi atbildēs, nē, piemēram, viņi precizēs, vai jā, jūs pareizi sapratāt. Un jūs pa to laiku padomājat, ko atbildat. Un tā arī ir tehnika. Ja? Nu, lūk. Es gribu vēl dažas lietas tālāk. Es jūtu, laiks ir iztecējis, bet es tomēr izstāstīšu. Un ir vēl svarīgas lietas, kā es teicu. Būs galvenais. Ir daudz lietas, par kurām es jau runātu, bet tā tad intervija, kas notiek online, aiz kadra. Darba devējs neko neredz, kas jums notiek te, kas ir bildē šobrīd. Viņš redz skaisto fonu. Šeit ir cilvēks reāli dzīvē, kas sūtīja man kandidāta virtuvē uz galda, redzēt, tur dvielīšas pišķiņi arī vēl, jā, tā kā galds noklāts ar visu, darba derējs redz tikai skaisto aizmuguri, jā, kas ir tur, viņai tur vecrīgas jumti bija redzami, ļoti skaists fons, ļoti, ļoti skaisti viss ir, jā, un līdz ar to iznesīgi. Tā ir online priekšrocība. Par interviju runājot, online interviju. Jums ir ļoti, ļoti svarīgi salikt visus špikerus sev apkārt, salikt visu, kas jums ir vajadzīgs, lai jūs labi ērti justos, jo jūs neesat klātienē. Un tā ir jūsu priekšrocība. Jūs neesat klātienē, tātad, kā jau mēs runājām, klātienē ir pierasts iet bez nekā tukšu galdu, bet es aicinu tomēr iet uz darījumu sarunu kā līdzvērtīgam partnerim un paņemt līdzi drošības dokumentus, kas jums vajadzīgi, gan kur mentāli pieturēties, ieskatīties, gan psiholoģiski varbūt pieturēties pie tā papīra, ja? Tā doma tāda, ka tātad veidot to vidi tādu, lai jūs intervijā justos droši pārliecinoši, un arī par acu skatu, ja? Ja, piemēram, intervijā jums ir online intervija, jums tiešām viss noklāts ir, tad, ja jums ir kaut kādas lapiņas, un kur nevis tā zibenīgi tā ieskatīties, nu tā kā šaudīties, bet arī, ja jūs skatāties, tad jūs skatāties, lasat, runājat, un ilgstošāk skatāties, citur paskatāties, varbūt vēl kaut kur citur, un tad atgriežaties pie kadra. Un intervijās tas ir ļoti svarīgi. Mēs esam runājuši ar uzņēmējiem vairākiem, nu es esmu runājusi, un viņi saka, baigi var redzēt, ka skatās uz tām lapiņām. Viņš jau zina, viņam pašam ir, un viņš zina. Un te es jums dodu to labo praksi. Man nav lapiņas šobrīd, man tikai viens ekrāns priekšā, bet ja es skatos ekrānā un, piemēram, es domāju un es aizdomājusies un, piemēram, ja man būtu vēl kāda lapiņa, es pastītos tur un es savu atbildi, man acu skats nešaudās, jā? Tāpat kā dzīvā sarunā, jums nedrīkst šaudīties acu skats, tas ir pats galvenais. Tā uzreiz būs nedrošība, ko jūs slēpjat, kur jūs tur ar acīm arī dzīvajā kontaktā, un tas pats arī online, jā? Tā kā es nerunāšu par citām online lietām, par gaismām, un es, piemēram, ko es paredzēju, es sāku gaismā, tagad jau tumši es paredzēju, ka man jāieslēdz lampas, lai gan sākumā nevajadzēja. Ja? Arī jums intervijā tas ir jāparedz, ja? Es atceros, ka man bija viena dāma, kura kandidēja uz 4. kārtu online. Viņai intervija bija 3 stundas, un tas bija nu, tā kā dienas gaišais laiks un pārgāja tumsā. Viņš saka, ka viņi vienā brīdī pamana, ka viņi iet tam ekrānam, viņš saka, tuvāk, lai viņai gaismu redz. Viņš saka, viņi pat neaizdomājās, ka viņai palūk tehnisko pauzes ieslēgšu gaismu. Viņš saka, bet tad no augšas nāk, ka viņai nebija nekāda apgaismojuma. Ja? Nu, arī par to ir jāpadomā. Ja? Nu, par ļoti daudz ko patiesībā jāpadomā. Tad arī par to interviju, kas notiek online. Tas, ko es iesaku, ir veidot pēc iespējas tālāku skatu par darba interviju no ekrāna, drīzāk šādu,
Ja, pusi ķermeni, ja varat nodrošināt rokas uz galda, tas būtu ideālais, ja, kadrējums. Šis te tuvais mūsu ierastais pie ekrāna, mēs ikdienā neesam tik tuvu viens otram, izņemot privātajās attiecībās. Darījuma vidē mēs tikai tad, ja gribam kaut ko iečukstēt vai ļoti tuvu sanāksmē sēžam. Tāpēc arī šajā aspektā darba intervija online es ieteiktu būt pēc iespējas tālāk no ekrāna, nevis tuvāk. Ja? Šis arī ir viens no tādiem praktiskajiem ieteikumiem. Gan šie visi ieteikumi ir pieejami internetā, un tur tiešām var labo praksi arī meklēt. Lūk, tātad klātienē intervija. Tā var būt ar vienu cilvēku, bet varbūt arī, ka ir komisija, vairāki cilvēki. Intervijas var būt arī grupu intervijas, kur vairāk kandidāti ir. Kas ir pats galvenais, jā? Tātad klātienē domāt par sevi, tātad iet uz darījumu sarunu. Ļoti daudz bildes, kuras skatījos darba intervija bildes, gan Latvijas, gan ārzemju portālu un dažādus tur bilžu tās glabātuves, visur darba intervijās nevienam kandidātam pretī nekas nav, respektīvi viņam uz galda nekā nav, viņš ir tukšām rokām. Nedaram tā, jā. Nu, šī ir tāda nopratināšana, riktīgi tādas, protams, tā ir tāda bilde, kas ir modelēta, bet, jā, tikpat labi šeit ir ļoti draudzīga atmosfēra, jā, un tāda gaiša. Bet, arī, jā, otrai pusē ir pilns ar dokumentiem, jā, kandidātam nav, nē, ņemam līdzi, jā. Svarīgi ir par vizuālo tēlu. Man vakardien bija pirmā daļa nodarbībai par vizuālo tēlu tieši darba vidē, vai arī kādu atstāt. Ja jums ir interesi, manā mājaslapā var ieiet paskatīties, bet tas galvenais ir tas, jums ir jāatbilst tai amata lomai, uz ko jūs piesakaties. Tātad tas darba sludinājums, uz kuru jūs piesakaties, vizualizējat sevi, kā jūs gribat sevi pasniegt, kā jūs izskatīsieties, vai papētiet to kompāniju sociālo tīklu lapas vai kaut ko pētat, kur jūs varat ieraudzīt cilvēkus, vai arī aizdodaties uz to kompāniju, kaut vai darba laika beigās, labi, tagad gan baigi sapakojušies, bet ja tas ir kaut kādā laika posmā, kad ir silts laiks, ja ne tagad, tad vēlāk jūs, piemēram, meklējat vai otro nākamo darbu, papētat, kā cilvēki izskatās, kas nāk ārā no tās kompānijas, tas arī ir veids, kā saprast, jā. Tātad papētīt un būt, vairāk tomēr es ieteiktu būt formālajā nekā neformālajā, gan krāsās, gan izpausmē, jā. Un stils vai tēls vizuālais ir arī mati, frizūra un aksesuāri, jā. Tātad uz darba interviju ejot padomājam, vai jums ir telefons pietiekoši labā stāvoklī, ja bez zirneklīša, ja viņš ir labāk vispār neņemam ārā, vai dators, ko ņemat līdzi, vai planšet, viņam jāizskatās tīram, notīrītam, kārtīgam, korektam, somiņa vai kaut kāda cita aksesuāra mape, pildspalva, lai nav nograust, tie visi ir aksesuāri, jā. Tātad padomājiet, jā. Te ir bijis tā, kad arī cilvēks ļoti labi sevi prezentēja intervijā un gāja uz interviju, bet viņam tiešām atteidzēja tā, ka viņam bija šķības kurpes palikušas jau, viņš neuzmanīgs, vienkārši pret sevi bija. Viņš bija aizgājis uz interviju ar dziesmu svētku audumu maisiņu, kas vispār neatbild viņa amatam un statusam. Vienkārši cilvēks, tik vienkārši kā nepadomāja, jā, un viņam pateica nē. Un es tā kā konsultēju to darba devēju toreiz, kad intervijā viņš gatavojās, viņš veic Rudīt, ko lai es daru? Viņš saka, man visus kandidātus apmācīt. Es saku, nē. Es saku, gan atnāks priekš tevis īstais, lai tev viņš nav jāapmāca. Un nākamais cilvēks tieši tāds arī atnāca. Tātad, saprotiet, tā ir jūsu atbildība, sekot līdzi šim. Šis ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, jā. Tāpat arī, piemēram, es šodien gatavojoties un domājot, kas runāšu par vizuālo tēlu un par interviju, es sapratu, ka es neradu tādu iespēju šobrīd, lai es tā kā uz interviju ietu ar šādiem pušķīšiem, jā. Tātad es sapratu apzināti, ka es šodien neesmu atbilstoši tam, par ko es runāju, piemēram. Bet tāpat laikā es tagad pagriezu uz otru pusi, es neesmu šajā darījuma sarunā. Un ja man būtu darījuma saruna šobrīd ar kādiem pārstāvjiem, tad es viennozīmīgi būtu padomājis par citu veidu apģērbu, ja? Tas ir tieši tas pats.
Ja? Tā kā, jā, lūk. Un darba intervijā ir ļoti, ļoti svarīgi jūsu attieksme. Es jau tam jautājumam bišķiņ iepriekš pieskāros, ja, tur, kur es teicu, piemēram, pa biroju staigājot, ka jūs nerādat savu attieksmi, jums nepatīk tur, jūs rādat cieņpilnu, godīgu attieksmi, un visu intervijas laiku arī būt cieņpilnā attieksmē, ja. Jūs saņemat no viņiem attieksmi, neiet līdzi viņu tam, gribēs teikt, līmenim, nu tai spēlē, noturat savu un redzat to, kas notiek. Pat ja tur notiek kaut kādi diskriminējošie jautājumi, tiek uzdot, kam es vispār nepieskāros, ja, es saku, te ļoti plaša šī tēma, vai tiek uzdot kaut kādi tādi jautājumi, ka jūs saprotat, kas notiek, jā, jūs varat cieņpilni dot atgriezenisko saiti un teikt, piemēram, šādi jautājumi es neatbildēšu, vai šis jautājums skar to, bet noturēt to, ja, to savu attieksmi. Un tāpat laikā, ja viņi ir ļoti atvērti un jūs esat introverts, tad arī to arī runāt, ja, un to arī stāstīt. Jūs esat tik ļoti atvērti, bet es jūtu, ka es neesmu tik atvērta tipa cilvēks, vai kā. Tad sākt runāt, ja, par to un caur cieņpilnu. Te arī ir viens moments, ka man ir bijuši cilvēki, kur ir intervijā apmulsuši no tā, kad atnāk tik brīvi uz interviju. Tik brīvi viņš saka, es nejūtos, ka es esmu darba intervijā, viņš saprot, ka es esmu intervijā, bet kas te notiek tagad, ja? Kad bišķiņ zūd tā realitāte, kad jārada tomēr tas labais iespējas. Jā, jūs ar savu attieksmi parādat, jūs esat draudzīgs, bet tomēr, jā, kad tomēr tā ir tā darījuma saruna un noturēt to, jā. Jo citkārt speciāli šādas intervijas ir vienkārši speciāli, un viņi vienkārši saprot, cilvēks reiz atraisās, viņš tā kā izšķīst sevi, nenotur sevi, un viss atkož viņu, nedara, jā. Nē, tā arī īsti nevarēs, jo tā bija šī manipulācija. Lūk. Tā kā, tas tādam jau noslēgumam, ja, kad izcilība ir tevī, tikai pamani to, kurā brīdī tu vari sevi sagrupēt un veidot, sevi apzinātu, ja, un turēt sevi tādu, kādu kāds tu vēlies būt, vai vienkārši sašļukt, ja, ok, labi, kāds esmu, tāds esmu, gan jau. Ja. Ejam uz izcilāko sevi, ja? Tad arī caur CV izstrādi un arī caur šo attieksmi pret sevi un darba interviju. Ja? Lūk, tā kā milzīgs paldies jums. Milzīgs paldies jums. Es jau aizgāju pāri laikam paredzētajiem, bet jā, jautājumi man iekustina, un šī ir tik plaša tēma, ka te tiešām var iegriezt vēl un vēl. Jā, tā kā esmu pieejama, ja jums ir tiešām personīgie jautājumi, un jūs varat mani atrast caur dažādiem kontaktiem, caur vārdu, uzvārdu, meklējot sociālos tīklos, un es esmu pieejama un labprāt jūs atbalstītu jau kādā aspektā. Tā kā tas no manis tik tālu viss. Man pat ienāca prātā arī viens piemērs, padalīšos no savas dzīves, ka es sapratu, ka īstenībā es biju pacēlus ar to jautājumu. Es 3 gadus pēc kārtas pieteicos vienai prestižai stipendijai. Un pirmajā gadā mani jau rakstiskajā kārtā atraidīja, otrajā kārtā es biju tik satraukusies, jo tur es iegāju, bija apaļais galds komisijā ar 8 cilvēkiem, man mute bija savs, vispār parunāt nevarēja, nebija gatava. Bet es domāju, man gribās to stipendiju un pieteicos 3. reizi. Un es sapratu, ka ir ļoti maza iespēja, ka viņi man nepavaicās. Vai kaut kā nepareflektēs par to iepriekšējo reizi, jo es zināju, ka tie atlases komisijā ir tas pats komisijas vadītājs. Un tad es ilgi mājās domāju, ko man darīt. Un tā kā tā bija stipendija uz vidi vācu valodā, tad man saslēdzās tas, ka es piesakos 3. reizi. Un, protams, es apsēžos, un viņi man saka, tur Zaķes kundze, tajā brīdī es biju Zaķe, mēs jau esam redzējušies, vai ne? Un es jūtu, es saku, jā, esam gan, ziniet, latviski ir tāds teiciens, 3 lietas, labas lietas, un es zinu, ka tā ir arī vāciski, es ceru, ka šī būs mana veiksmīgā reize. Un viņi izsmējās, un es izsmējos, un mums visiem palika tik viegli, un tā saruna pēc tam bija tik brīnišķīga. Tas ir pilnīgi diena un nakts, kā man bijis pirms gada. Un jā, es sapratu, ka tas ir tas āķis, ka tu esi padomājis par tiem punktiem, uz kuri tev varētu tā kā paķert,
bet tu viņus esi tā pastrādājis, kā tu sacīji, ja, ka tev pašam ir viegli. Un ir jāpadomā, kas ir tie, it kā tie kritiskie punkti, uz kuriem tev var paķert, jā. Un viņi mums ir visiem. Jā. Nav, ka nav mums. Tāpēc tā iekšējā sajūta, tāpēc es arī sāku mūsu sarunas, novembra sākumā ar to sagatavošanos. Un tagad ir atbilde, kāpēc vajag sagatavoties, tas pēcefekts, Es neesmu atradusi vēl labāku veidu, kā sagatavoties. Jā, var iet kursus, kaut kādas runas skolas, un viss jau tas strādā, bet tas mentālais fons vienalga griežās, Un tas, kā mēs varam sagatavot sevi, ir to ticības sev momentu celt. Un, protams, arī ar tiem jautājumiem viennozīmīgi. Tas šis bija ļoti labs piemērs. Es piesakos, un ko tu arī 5. reizi? Tāpēc, ka man joprojām interesē ir, Un te nu es esmu. Jā, ļoti labi. Paldies. Mums tikko jauns jautājums ienāca. Jā, un bija tur jautājums, vai var vienkārši man tā rakstīt? Jā, tā var. Jā, ik viens no jums var un droši vien, tāpēc, ka, es jau teicu, ka es vēlos būt pieejama, iedot to atbalsta punktu un to skatījumu, un lai jums ir drošības sajūta tajā procesā, kad jūs vienkārši jūtaties pazuduši, Jo, tagad jau parādās vairāk karjeras konsultanti, bet un jums arī projekta ietveros ir cilvēki, bet katram jau ir savs kaut kāds piestiens vai kaut kāda sava maniera, lai jums ir iespēja vai izvēlēties, vai salīdzināt, vai dabūt to savu atbildi no dažādiem rakursiem, tā kā droši. Tā, uzdod vēlreiz. Cik liela iespēja, kāda ir praksa mūsdienu darba intervijās vai HR nezvana uz iepriekšējām darba vietām, iepriekšējiem priekšniekiem, lai noskaidrotu, kāds viņš bija darbinieks vai neokšķerē. Okšķerē, tie ir tie klusie telefoni, ko es teicu, tā notiek joprojām. Pazina draugam, kas tur strādā, vai draugu draugam, vai prasa draugam, vai tu nezini tādu vēl ko. Notiek, būšu godīgi, notiek. Vai tā vajadzētu būt? Nē, nevajadzētu. Zvana, protams, ka zvana, prasa. Tā, kur var rakstīt man, kur var rakstīt? Es mēģināju caur LinkedIn, bet tur nevaru. Jā, kur man var rakstīt. LinkedIn skatos vienreiz nedēļā. Tur es vēl neesmu aktīva, bet man var rakstīt vipcv.lv ir mana mājaslapa, tur visi mani kontakti. Man arī prezentācijas pēdējā lapā ir kontakti, es ielikšu tūlīt, bet es varu ielikt arī šeit čatiņā. Varbūt Evita var man palīdzēt, tagad tālu aizsniegties. Un kamēr es rakstu, mums bija ienācis aptaujā vēl viens jautājums pirms nodarbības, ko darīt tajā gadījumā, ja tu jūti, ka tas, ko tagad stāsta intervijā, nesaskan ar to, kas ir bijis minēts sludinājuma tekstā, ka tu jūti disbalansu starp realitāti un rakstīt to, kā dalībniekam par to reflektēt, komentēt, pusi aiziet vai precizēt kaut ko. Precizēt, un ja jums priekšā darba sludinājums intervijas laikā, jūs brīnišķīgi varat izmantot to darba sludinājumu, teikt un pajautāt. Ir jāprot to darba devēju drusciņi arī audzināt, ja viņam atspoguļot un dot atgriezenisko saiti. Un varbūt, ka ir kaut kāds aspekts, ko jūs dzirdat intervijā, kas ir kritiski svarīgi jums, kas nemaz nedara, un jums paldies tanī brīdī ir. Un jūs drīkst arī pateikt savu sajūtu, un jūs drīkst arī viņiem atbildēt to, kad jūs paldies, es atcaucu savu dalību konkursā. Jūs varat pat negaidīt visas intervijas beigas un nemocīties. Viņi tāpat redzēs to jūsu, jūs nevarēsiet nospēlēt to spēli, radu drošu, to drošības sajūtu. Nevajag arī jums, esat godīgi. Tāpat arī es uzņēmējiem saku, ja jūs jūtat, ka kandidāts nebūs uzreiz pārtrauciet interviju cieņpilni, atslēga cieņpilni, bet arī jūs to pašu varat izdarīt. Jā. Bet, protams, sevišķi tas bija kādu laiku atpakaļ, kad bija neoficiālās algas.
Viennozīmīgi, ja cilvēkam ir svarīgi, ka ir viss oficiāli un ar visu, tad šis bija viens no punktiem. Ir vēl vairāki punkti, kuros var vienkārši pateikt paldies, nebūs, bet cieņpilni to izdarīt, jā, un negaidīt visas intervijas beigas. Tas ir darījums, jūs pateiksiet, nebūs šis darījums. Un vai ir kādas pazīmes, pēc kurām intervijas laikā varētu atklāt to, ka darba devējas stāsts neatbilst realitātei? Vai ir kādas pazīmes? Darba devējs stāsta, ka neatbilst realitātei. Nu, tad jau jums ir jāsaka, ja jums ir sajūta, ka viņš stāsta, tad var dot atpakaļ no sevis puses. Man ir, kad jums ir šī sajūta, bet te ir baigi uzmanīgi, te ir kā. Es par tādām pazīmēm neesmu tā kā aizdomājusies, lai es tagad atbildētu 1, 2, 3, 4, 5. Bet, ja jums ir šī sajūta, ka nav viss tik rožaini, tad te man jāpadomā. Tas ļoti labs jautājums ir. Bet pēc būtības ir tā, ka jums ir 3 dienas uzsākot darba attiecības, un 3 mēneši viennozīmīgi, ka jūs esat pārtraukti kurā dienā, 3 dienu laikā, to es gribēju teikt. Un vienkārši jau sevi sagatavot tam, kad jūs gribat pārbaudīt, vai ir tā, kā viņš teica, vai tas atbilst, vai arī tikai sākumā grib jūs pierunāt, un pēc tam, kur tam viņš liksies, aizies. Jūs jau ar tādu iekšējo sajūtu ejat šajās darba attiecībās. Jūs tā varat darīt. Un tas ir par to, ka varbūt, ja nu ir, un ja nu patiešām tā ir, jā. Man tagad ir viena draudzene, kur uzsāk darba attiecības, un viņa saka, ka viņa neticēja. Viņai darba intervijā nebija aizdomas nekas, jo viņai neteica, viņa saka, bet viņa neticēja, ka viņai patiešām tur ir tā. Viņa saka, visur, kur strādājusi, tieši tajā jomā, viņa saka, ir bijis tā, kur viņa jau gatavojās tam grūtajam momentam, bet viņa uzņēmumā ir atrisināti tie jautājumi, tāpēc, ka iepriekšējā tā vadītāja jau bija nomenedžējusi. Un viņi saka, vispār, izklausās baigi forši, kur būs lamatas? Es saku, tiešām vajag lamatas, jā. Varbūt arī tā ir. Pārbaudiet, kā jūs varat pārbaudīt, tad precizējot vēl vienreiz atbildu uz šo jautājumu, pazīmes man nav, bet ļaujieties tam, ka tā var būt, un ja jūs pieņem darbā, un jūs patiešām ejat un tajā darba vidē pārliecināties, kad ir, baudat, bet tāpat laikā esat gatavi, ka nav, un jūs aiziesiet. Bez sāpes sirdī, bet jūs jau gatavojat sevi tam. Tas būtu tāds gudrs veids. Jā, izskatās, ka mēs esam atbildējuši uz visiem jautājumiem, un tad tikai noslēgumā es vēl gribu atgādināt par to, ka nekas nav beidzies. Mums priekšā ir svētki, bet pēc svētkiem mēs joprojām tiekamies ar Rudīti. Mazliet citā, bet joprojām saistītā tēmā par darba meklējumiem. Un 23. novembrī mēs tiekamies tādā pašā klasiskā atvērtā sesijā ar ierakstu, un to varēs skatīties vēlāk, bet 28. novembrī mums būs slēgtā sesija bez ieraksta, kur drošā vidē, saglabājot konfidencialitāti, varēs izrunāt dažādus jautājumus, spēcināt savu pārliecību, uzdot jautājumus, kurus varbūt pašreiz šeit nav bijusi vēlēšanās vai drosme uzdot. Tādēļ svinam svētkus, svētkos atpūšamies, pārdomājam sevi un tiekamies pēc svētkiem. Paldies! Priecīgs, baudpilns svētkus!